Jā, man tiešām liels prieks ir par visiem klātesošiem klausītājiem, kas ir atnākuši, un liels paldies kolēģiem no Rīgas Stradiņu universitātes arī par uzaicinājumu. Jā, šajā diskusijā es pārstāvu biedrību Papardes Zieds, un šī biedrība nodarbojas ne tikai ar seksuālo reproduktīvo izglītību, bet šīs biedrības viens no mērķiem, un es kā šīs biedrības padomes pārstāvu daudz vairāk strādāju jomā, kas ir saistīta ar seksuālo un reproduktīvās veselības tiesību attīstību, un ņemot vērā, ka šo tiesību īstenošanā arī Latvijā ir salīdzinoši daudz dažādas problēmas, tad es arī piedalos šo tiesību aizstāvības procesos gan Latvijā, gan arī ārpus tās robežām. Bet ņemot vērā, ka es esmu arī tiesību zinātniece, tad man šīs dienas tā prezentācija par uzdoto jautājumu tomēr būs vairāk balstīta uz tiesību zinātni un tiesību zinātņu teoriju. Lai gan man ir jāsaka, es savā prezentācijā, es šo tēmu tiešām skatījusi ilgākā laika periodā, bet es paskatījos arī jaunākos kolēģu zinātnieku rakstu šajā jomā. Un faktiski šobrīd, ņemot vērā ierobežoto laiku, es gribēju prezentēt Gēteburgas universitātes filozofijas departamenta profesoru Kristiānu Munti un viņa kolēģi no Kopenhāgenes universitātes, kas arī ir filozofs profesoru Morten Ebbe Jule Nilsen. Viņiem ir šobrīd ir 2016. gadā ir publicēts raksts, un man šķiet, viņš vēl nav publicēts žurnālā, bet viņš jau ResearchGate zinātniekiem ir pieejams, kur šie abi pētnieki ir ļoti pamatoti un manā ieskatā tā skaidri izanalizējuši tiesisko pamatojumu tiesībām atteikties. Jo mums tomēr ir jānošķir, mums ir jāsaprot, ka likumiskas tiesības atteikties ir viena lieta, likumiskas tiesības rīkoties saskaņā ar pārliecību ir cita lieta, tad mums ir jānošķir, vai un kam piemīt vispārējas likumiskas tiesības atteikties veikt kādu darba pienākumu. Un tāpat atsevišķi ir jāapspriež jautājums, vai piemīt kādam likumiskas tiesības atteikties veikt grūtniecības pārtraukšanu kā tikai vienu no darba uzdevumiem. Un šeit mēs runājam par likumiskām tiesībām, ar likumā balstītām tiesībām. Es esmu tiesību zinātniece, un līdz ar to es plaši neapspriežīšu jautājumu, kas ir saistīti ar vispārējām morālām tiesībām, kaut ko darīt vai nedarīt. Ja šis ir cita rakstura regulējums, jo tas, ko mēs rakstam likumā, ir likumiskas tiesības, un tas, ko mēs rakstam, un tas, kas mums ir morālis, kādi uzskati, un kādreiz mēs runājam tiesības, tā tomēr ir atšķirīga lieta. Mana arī un šo minēto autoru prezentācija lielā mērā ir balstīta uz demokrātiskās rietumu tradīcijās balstītās valsts tiesību principiem, un tas ir taisnīguma princips, vienlīdzības princips, cilvēka brīvības princips un patvaļas aizlieguma princips. Kāpēc par šo ir jārunā? Tāpēc, ka mums ir ārkārtīgi vāja izpratne par ētikas un tiesību principiem jautājumā, kas ir saistīti ar kādas profesijas tiesībām nedarīt darbu, tiesībām ietekmēt citu cilvēku brīvību, tiesībām atteikties, jeb kādā citā veidā ietekmēt šos procesus. Kāpēc es to saku? Es tiešām piedaloties debatēs gan Saeimas komisijās, gan publiskās debatēs par seksuālās reproduktīvās veselības jautājumiem, ļoti bieži es esmu novērojusi vāju izpratni par to, kādā tiesību telpā mēs dzīvojam, kas ir rakstīts un kāds ir saturs mūsu satversmes normām, un kā šī normu īstenošana būtu jāievieš dzīvē. Kāpēc vēl ir jārunā? Tāpēc, kā jau arī kolēģis Neders minēja, diemžēl Latvijā ārsti, kuri pieļauj diskriminējošu attieksmi pret pacientiem un pret viņu tiesībām, ir mums ārsti, kas atsakās pildīt ārsta darbu vai pieļauj būtiskus trūkumus ārsta darbā, un to es esmu novērojusi. Pati man ir konkrēti, nesaukšu vārdās, bet ir man tādi teikuši, es to nedaru. Un manā ieskatā, ka šāda rīcība reāli apdraud Latvijā dzīvošos sieviešu iespējas saņemt viņām nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus laikus un kvalitatīvi. Kāpēc mums vēl ir jārunā? Tāpēc, ka Latvijā, līdzīgi kā citās valstīs, ir bioētikas aktīvisti, kā sauc profesors Munte. Ir cilvēki, kuriem ir, vai nav izglītība filozofijā, vai viņa ir ļoti vāja, bet viņi
Ja, līdzīgi viņiem arī trūkst izglītības tiesību zinātnēs, bet šie cilvēki, izmantojot ētikas un tiesību teoriju rakstīgos terminus, cenšas sasniegt savus individuālos mērķus valsts politikas veidošanā. Ir cilvēki, kam ir kādas pārliecības, tad viņi paņem dažādus zinātniskus terminus, saliek viņus tādā it kā loģiskā rindā un nonāk beigās pie secinājuma, ka tas ir atļauts vai tas ir jāaizliedz. Tāpēc, ka satversmā tā teikts, piemēram. Un šo cilvēku mērķis ir panākt, lai mēs nostiprinām likumā viņa pārliecību, kas tad būtu obligāti saistoša visiem valsts iedzīvotājiem. Un tas, protams, mani uztrauc, jo es uzskatu, lai arī kādi man ir individuālie morālisti uzskati, ja man nav pamata un es nedrīkstu ietekmēt citu cilvēku to brīvību privātajā dzīvē, kā mēs gribam, tā mēs dzīvojam. Tā ir lielāka sabiedrības vērtība nekā dzīvot saskaņā ar vienas vai citas grupas dogmām. Un tāpēc arī šī diskusija ir ārkārtīgi svarīga, jo šo aktīvistu popularizētās idejas, un viena no tām, ko mēs redzējām, bija arī prezentācijā, kas bija ievadā, lielā mērā rāda tādu neizpratni sabiedrībā, nereti arī maldina sabiedrību par tiesiskajiem vai ētiskajiem aspektiem un rada vēl lielāku nekārtību nekā jums ir. Jā, es piekrītu kolēģim Neinderam par to, ka mums ir ārstniecības likumā norma, bet tikai juridiski skatoties uz šo normu, ko jūs arī redzējāt ekrānā, es gribētu teikt, ka šajā normā nav minēts iemesls, kāpēc ārstam ir tiesības atteikties izdarīt grūtniecības pārtraukšanu. Šeit nav runa ne par sirdsapziņu, ne par morāles uzskatiem. Šeit, piemēram, ir tā pilnīgi, ir norma, ir ļoti tāda plaša. Ārstam ir tiesības atteikties izdarīt grūtniecības pārtraukšanu, tātad komats, tam nav medicīnisku iemeslu. Tātad, jebkurā gadījumā, ja viņam ir jāiet mājās, viņš var to darīt, jo viņam tādas tiesības likums paredz. Jautājums, teiksim, arī aiz komata par medicīniskiem iemesliem, neviens nav paskaidrojis, teiksim, kas nav medicīniski iemesli, un tad jautājums, teiksim, ja mēs skatāmies uz medicīnu, nevis kā tikai uz zinātnis, kas aptver cilvēka fizioloģiskās vajadzības un tīri bioloģiskās vajadzības, ja mēs skatāmies uz veselību kā garīgu un fizisku cilvēka labklājību, tad ir jautājums, piemēram, vai tādas indikācijas, kas rada milzīgu stresu sievietei, vai tās ir medicīniskas vai nav. Tā kā šī norma, protams, ir ierakstīta, bet šī norma ir ārkārtīgi plaša un arī neprecīza juridiski. Un, ko es arī gribētu teikt, mums ir tomēr jāapspriež, vai šāda tiesiska norma var atbilst demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatprincipiem, kuri nostiprināti satversmē. Lieta ir tāda, mums ir jāanalizē, es piedāvāju šobrīd paskatīties tikai no individa skatu punkta, tikai ar pieņēmumu, ka profesiju cilvēks izvēlās brīvi, katrs mēs izvēlējamies brīvi, tātad, ja es gribu strādāt par ārstu, tad es strādāju, ja es negribu, tad tā ir mana brīva izvēle, es varu to nedarīt. Un mēs zinām, ka, ja valstī ir veselības aprūpe, tad ir svarīgi, un tas ir no dzīvības aizsardzības viedokļa, cilvēkiem dzīvības un veselības aprūpe ir jāsaņem kvalitatīva, droša medicīniski pakalpojumi un procedūras. Tātad, tas jautājums nav tik vienkārši, un tās 10 minūtes ir ļoti maz. Vispirms mums ir jāapspriež jautājums, vai var būt divi apstākļi, kuru īstenošanai likums var atļaut tiesības atteikties veikt darbu, atteikties veikt konkrētu darbu vai konkrētu procedūru. Vai ir pieļaujams, ka es darbā aizietu uz darbu, pasaku darba devējiem, ka man ir tādi uzskati, tāpēc es šito konkrēto darbu nedaru. Un uzskatu brīvība ir atsevišķa brīvība. Un otrs ir jautājums jāapspriež, vai tad, ja man ir kāda reliģiska pārliecība, un kā jūs zināt, reliģiskas pārliecības ir ārkārtīgi dažādas mūsu sabiedrībā, vai es varu darba devējam teikt un citiem cilvēkiem, ka tāpēc, ka man ir lūk šāda reliģiska pārliecība, es savu darbu tagad nedarīšu. Jeb nedarīšu to konkrēto darbu daļu. Un tad mums ir jāsalīdzina šie pieņēmumi ar noteikumu, ka tiesiskā valstī ir jābūt vienam likumam,
un vienādām tiesībām līdzīgi, viens likums, viena taisnība, viens likums visiem, vienkāršāk runājot. Tātad, ja mēs pieļaujam, ka cilvēkam ir dažādi uzskati, un šie uzskati, tātad viņš viņus var brīvi paust un arī īstenot, ja cilvēkiem ir dažādas reliģijas, viņiem šī reliģijas brīvība pastāv, tad mums ir jāpārbauda, vai viens likums, viena taisnība visiem. Kas mums ir jāpārbauda, vai likums vienveidīgi un vienlīdzīgi nosaka visu jurisdikcijā esošo, es pateikšu nelasot. Tātad mums ir jānoskaidro, vai šāds likums pārēdz tādas pašas tiesības visiem subjektiem mūsu valstī. Vai ja man ir kāda konkrēta uzskatu brīvība, tad jebkurā darbā es to ejot varu īstenot. Tālāk mums ir otrs kriterijs, mums ir jānoskaidro, vai tā norma, kura mums ļauj šādu, atteikšanos izdarīt, vai tā norma, kas mūs ierobežo, netiek aizstāta ar kādu citu normu, kas pieļauj daudz plašāku rīcības brīvību. Piemēram, ja mums ir kādas profesionālo noteikumu normas, tad, ja ārstam ir pienākums sniegt, ja ārstam ir pienākums izturēties vienlīdzīgi pret pacientiem, un norma, kas pasaka, ka diskriminācija ir aizliegta viennozīmīgi, ja pacienta, piemēram, skaitīto iemeslu dēļ, tad mums ir jānoskaidro, vai nav kāda cita norma, kas šo konkrēto normu, kas ir salīdzinoši strikta, paplašina un pieļauj patvaļību. Un trešā tāda lieta, kas mums ir jāizpēta un ko arī mani minēti autori dara, vai likumā noteiktās prasības un likumā pieļaujamā rīcība nerada iespēju individam rīkoties patvaļīgi un diskriminējoši, kas tiesiskā valstī nav atļauts. Un ja mēs palūkojamies tātad uz individa tiesībām, šeit mēs runājam konkrēti tikai, tātad Latvijas likumā tikai ārstam, nevienam pat citam, nevienai citai ārstniecības personai, bet tikai ārstam ir tiesības, tikai vienā gadījumā atteikties veikt grūtniecības pārtraukšanu. Citiem ārstniecības darbiniekiem, ārstniecības personām tas nav. Citiem, citās profesijās mēs šāda veida izņēmumu nepieļaujam. Tātad mums ir nevis tāda vispārēja tiesība nedarīt darbu savas uzskatu brīvības vai reliģiskās pārliecības dēļ, bet tikai mēs esam izdalījuši vienu profesiju un vienu atsevišķu gadījumu. Jautājums, kāpēc mēs to esam izdarījuši un vai tas ir tiesiski pieļaujams? Un tāpēc, ņemot, man droši vien, man ir jābeidz, es arī, teiksim, un es varu pateikt to kopsavilkumu, kur mums vajadzētu īsāk diskusiju. Reāli izanalizēšu šo normu pēc tiem minētajiem principiem, ne es un mani kolēģi arī Kopenhāgenā un Gēteborgā neatrod tiesisku pamatojumu, gan tiesību teorijā atrodam pamatojumu, gan arī mūsu Latvijā esošās tiesību normās, kas varētu atļaut mums secināt, ka šāda norma ir tiesiski pamatota Latvijas tiesību sistēmā. Šī norma nepamatoti privileģē vienu profesiju vienā gadījumā, citām profesijām nezinu, kāpēc mūsu valsts šādas tiesības nedod. Un faktiski, kam es tiešām pievienojos arī Muntem un profesoram Nilsenam, ka faktiski šāda normas esamība apdraud gan veselības aprūpes sistēmas funkcionalitāti, apdraud veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un faktiski apdraud sabiedrības drošību un sabiedrības labklājību kopumā. Jo tūlīt tiklīdz, viens ir tas, ka mēs tūlīt var nākt kāds nākamais un prasīt, dodiet mums lūdzu tiesības, piemēram, mums jau ir tādi, kas prasa nestrādāt ar bēgļiem. Tas jau ir aktuāla lieta. Tā atkal prasa izņēmumu tiesības, ka atstumt, nestrādāt ar kādu atsevišķu cilvēku kategoriju.
Jā, tad tāpat mums būtu, varbūt tiesneši prasītu tiesības atsevišķos gadījumos saskaņā ar pārliecību piemērot nāvis sodu, un tam līdzīgi. Tā kā, piemēram, neskatīt slepkavības lietas. Bet tur ir gan, tā kā kopumā, tās tiesības darbā, mēs runājam šeit par darbu, īstenot savas privātas lietas, kas ir uzskatu brīvība un reliģiskā pārliecība, faktiski demokrātiskā tiesiskā valstī, vismaz šajā kontekstā, ko mēs runājam, es neatrodu, un pilnīgi pievienojos kolēģiem, viņas īsti nav atrodamas. Un tāpēc manā ieskatā, ka vai šādu parādību Latvija ir akceptējama, es domāju, ka ne. Un kā mēs to risinām, cilvēks izvēloties profesiju, izpēta visu šīs profesijā ietilpstošās darbības, un tajā brīdī, tad, lai viņš lemj par savām privātajiem jautājumiem, ja viņš grib tādu darbu strādāt, tad viņš lai to dara, un dara to kārtīgi, labi, kvalitatīvi, droši un nediskriminējot citus cilvēkus. Ja viņš uzskata, ka tā darba saturs kādā veidā viņam apdraud viņa morālo integritāti, jebkādā veidā, tad viņam ir vienkārši jāizvēlās cits darbs. Bet citādi es neredzu iespēju to risināt. Paldies. Paldies. Medicīnas strāks vēl, Vai ne? Jā, labvakar. Pēc papīra, 40 minūtes. 10. Tikai. Jā. Es tiešām nesaprotu, kāpēc man te aicināja, jo es biju skolotājs Sīles sliktākais skolnieks. Lielām pūlēm man viņi izlaida cauri. Šī pasākumā es skaties nebija aizgājis uz vienu viņas lekciju. Un arī uz nodarbībām bija kaut kā pamanījies neaiziet. Bet nu labi. Otra tāda, pirms sāk tās garās sarunas, nav jau tā, ka te ārsti ir atšķēdīti ar juristiem. Visi tie 4 ir ārsti pirmkārt. Bet, kā jūs paši dzirdējāt, Solvīta uzreiz paziņoja, ka viņi ir atteikusies no tām tiesībām un tādēļ nestrādā par ārstu. Vai ne? Tieši tā tu pateici, viņai tik ļoti baila un personība, tur juridiskā zināšanas, reliģiskā pārliecība, ka nekāda medicīna nodarbojās ar blēņām. Ok, drīkst arī tā. Tātad pats būtiskākais ir, ka mēs šo jautājumu esam mēģinājuši traktēt neciešami šauri. Neciešami šauri tādā apstāklī, ka mums ir jāstimulē visādi iespējas ārstam atteikties no vienas taisnības un no vienas darbības. Kā es to mēģināšu izskaidrot? Pirmkārt, es nekad nemēģinātu ārstēt savu bērnu vai savu māti. Vienkārši nevajag ārstēt savus radiniekus. Nav ne mazākās vajadzības, tas nekad neko labu nenod. Otrs būtu apmēram 80 vai 90% no visiem gadījumiem ir hronisks pacients, tas nav akūts pacients. Un šādā gadījumā hroniskā pacienta ārstēšanā vislielākā nozīme ir savstarpējai līdzestībai vai savstarpējai sapratnei. Es iedomājieties, ka jūs esat zobārsts un jums būs ar šo pacientu jāstrādā nākošos 35 gadus, tad nebūtu ne mazākā iemesla uzreiz strādāt ar pacientu, ko jūs nevariet sastrādāties, jo tas nedos nekādu īpaši labu rezultātu. Gan ārstam jāatrod savs pacients, gan pacientam jāatrod savs ārsts. Un tieši tas pats ir ģimenes ārstiem. Ja kāds cilvēks šīs zemeslodes netic savam ģimenes ārstam, tad viņam jāmeklē ģimenes ārsts, kam viņš tic. Un otrādi, ja tu redzi, ka tavs pacients ir pilnīgi nelīdzestīgs un nevēlās lietot tos medikamentus, ko tu esi viņam nozīmējis, un lasa žurnālu, ko ārsti jums nestāst, tad palīdz šim pacientam nonākt citā ārsta rokās. Pasaulē to sauc par second opinion. Tas nozīmē, ka vienmēr, ja tev dzīvē ir iespēja, meklē 2 viedokļus. Amerikā tas ir diezgan raksturīgi, ka neviens pat neapvainojās par to, ka pacients aiziet pie 2 ārstiem uzzināt, piemēram, ķīmijterapijas vai ķirurģijas apjomu mērogu.
Pie mums mēdzam apvainoties, ja mums aiziet pie cita ārsta, tad sakam, kur tu pie viņa gāja un tam līdzīgi. Bet tā būtu tās mērķis, ka būtu jāsaka, nemaz nav slikti dažreiz atteikties no tā, kur tu neesi pārliecināts. Nu tad pamēģināsim sašaurināt tēmu, ja jums ir mērķis viss sašaurināt un tikt līdz papārdas ziedam, tad, es atvainojos līdz tādam seksuālai sfērai, līdz ginekoloģijai. Es teikšu, nevienam jau patiesībā viss tieši otrādi. Ja ginekologs jau manā uztverē vienkārši var, viņa praksē var nebūt viss tas, kas būtu nepieciešams medicīnisks grūtniecības pārtraukšanas izdarīšanai. Patiesībā jau ir tieši otrādi, ka viņam ir bezgalīgi daudz jāizpild un jādara viss, lai viņš vispār sasniegtu to, ka viņš to abortu drīkst pie sevis darīt. Ir milzīgi birokrātija un viss, viņš vienkārši izdara, viņam nav pieejama tāda manipulācija. Un vienmēr atradīsies, vismaz Latvijā nav dzirdēts, ka mums pietrūkst ārstu. Dažās vietās jā, bet, piemēram, ka mums pietrūkst ginekologu, kurš uzņemtos veikt šo manipulāciju, tādēļ, ka šajā jomā ir labs speciālists, dara to pietiekami bieži un pietiekami labi. Un vispār vai ir mērķiecīgi katram darīt visu? Vai labāk palūgt to kolēģi, kurš vismaz zināmā daļā no lietām ir lielāks speciālists, jaudīgāks, vai arī viņam atļauj sirdsapziņu to darīt, vai kaut kāds cits iemesls. Nav jau gluži tā, ka tikai ginekologi vienīgie izcelt, es iebildīšu tiešām tiesneši drīkst atteikties no lietu izskatīšanām un daudz citas specialitātes arī drīkst atteikties no vienas vai otras darbības. Cik es domāju, ka advokāti drīkst atteikties no atsevišķiem aizstāvamiem un bieži vien advokāti atsakās no slepkavībām vai no kaut kādām tādām lietām, kur viņš vienkārši nevar to izdarīt. Viņš atsakās tieši tāpat ir ar daudzām lietām. Notāri, cik es zinu, atsakās no atsevišķām lietām. Tā kā nebūtu nekāds īpašs brīnums, ka to darītu arī mediķi. Bet jebkurā gadījumā tas uzsvars būtu otrāds. Būt drosmīgam un pieņemt lēmumu atdot citam ārstam to pacientu, kuram tu nejūti, ka tu varēsi pietiekami palīdzēt. Apmēram 30% no medicīnas rezultātu tomēr dod ārstu un pacientu sadarbība, līdzestība, savstarpēja attieksme, sarunas iespējamība, līdzvērtīga domāšana. Tā tālāk mēs taču savus draugus arī izvēlamies ļoti privāti, un mūsu draugi nebūtu nenozīmē, es nezinu, mums Solvita varbūt nav neviena, ir kopēji draugi droši vien, bet mēs izvēlamies kaut kādus dažādus tos draugus, vai ne, un tas taču ir pilnīgi normāli, ka mēs izvēlētos dažādus arī tos ārstus, vai arī otrādi, ka mēs izvēlētos dažādus arī tos pacientus. Es negribu runāt par akūto medicīnu, es pats gan esmu no reanimācijas, bet reanimatologs, protams, tanī mirklī, ka tu esi viens, tu nevar atteikties, un tas arī nebūtu, es nevienu nepazīstu lāgu tādu, kurš būtu atteicies, bet ir atsevišķas situācijas, es zinu, pazīstu savus kolēģis, kuri paniko tanī mirklī, kad mēs saprotam, kad ir HIV AIDS pacients, un tā ir stigmatizācija diezgan būtiska Latvijā. Skaidri saprotam, redzama, mēs zinām stigmatizāciju attiecībā uz B hepatītu, mēs zinām stigmatizāciju attiecībā uz psihiatriskiem slimniekiem, īpaši hroniskiem psihiatriskiem slimniekiem ar kaut kādām akūtām paranojālām lēkmēm. Vienkārši tanī mirklī jāsauc palīgā ir tas kolēģis, kuram šāda spēja strādāt ar psihisku slimnieku vai ar HIV AIDS slimnieku ir. Ja tev pašam ir bail, tad nekas labs no tā nesanāks. Es domāju, ka nekad nav labi darīt to, pret ko tu esi pats ļoti agresīvi, tev arī rezultāts nebūs tāds. Tā kā
patiesībā jau mums ir tiesības un pat nepieciešamība kaut kādās dzīves situācijās atteikties no vienas vai otras manipulācijas, vienas vai otras medicīniskas darbības, bet cits stāsts, ka mums tad jāpalīdz tam pacientam tik pie tā kolēģi, kuram šāda konkrēta problēma nav. Es nezinu, ja vēl kaut kas, bet man nebija mērķis garāk un savādāk vienkārši pateikt, varbūt šoreiz netiks strikti. Paldies. Cits ar tagad nedarbojās? Halo? Kāpēc tā? Darbojās. Būs jau noteikti iespēja pēc tam runāt, jo noteikti, ka būs jautājumi. Man ir jautājumi, es ticu, ka arī publikai ir jautājumi. Ronald, dosim vārdu jums. Jā. Labvakar visiem. Jā, kaut arī man Ivars pieteica, ka cilvēku, kas strādā vairāk ar pacientiem, aizstāv pacientus un iespējams, kad arī Latvijas ārstu biedrībā ir izveidojies priekšstats, ka es esmu pacientu tiesību aizstāvis, bet diemžēl man jābēdina šīs dienas savu īsu uzrunu gribēju sniegt tieši no ārsta tiesību viedokļa, kuri tad ir tie gadījumi, kad tik tiešām ārsts varētu arī atteikties no pacienta ārstniecības, vēl jau vairāk tie varianti, kas izskanēja, ko Solvit arī minēja tātad par šo grūtniecības pārtraukšanu, tas faktiski bija tāds vienīgais, kas arī parādījās. Šīs jautājums, es arī daudzās ārstu auditorijās esmu lasījis lekcijas, un šis jautājums ir tradicionāli tas, kurš tiek uzdots man, tūlīt pēc tam, kad būs ārstu tiesību aizsardzības likums pieņemts. Ja? Tad, principā, tie gadījumi, kad ārsts var atteikties no ārstniecības, ir pavisam 4 Latvijas normatīvajos aktos. Tātad viens ir šī atteikšanās no grūtniecības pārtraukšanas operācijas vai citas manipulācijas. Otrs ir tas, ko daudzi arī ārsti pat arī varbūt, ka zina, bet savā ikdienas praksē to neizmanto, un tādējādi ir zināmā mērā arī viņu profesionālās spējas tiek ierobežotas, nepamatot. Tie ir gadījumi, kad ir apdraudēta pacienta dzīvība, ir nepieciešama pirmā, jeb neatliekamā palīdzība, bet ārsta paša dzīvība vai veselība ir apdraudēta tādā mērā, ka viņš nevar sniegt pilnvērtīgi šo palīdzību. Ja, tie ir tradicionāli tie gadījumi, kad ir kanālā ir ielūzis ledū kāds blitkotājs vai cits ekstrēmu izjūtu cienītājs, un pūlis sauc, lūdzu, dakteri, jūs izgājiens uz ledus. Ja? Un daudz tik tiešām ārsti arī apjūk un cenšas darīt to, kas viņam nav jādara. Ja? Tas ir likumā ir ierakstīts, ka ārsts šādās situācijās pilnīgi noteikti var atteikties iet palīgā cietušajiem, ņemot vērā, ka tas ir citu dienestu kompetences jautājums. Ja? Tātad šajā gadījumā tiklīdz kā pacients būs nolikts ārstam pie kājām un kad viņš pilnvērtīgi var viņu izmeklēt un pieņemt lēmumus par turpmāko ārstniecību, un veikt šo ārstniecību, tad arī sākās ārsta kompetence. Ja? Tad šis ir tas gadījums, kuru ārsti vai nepārzina, vai varbūt, kad neiedziļinoties varbūt lietas būtībā, neizmanto savā profesionālā dzīvē. To, ko Apiņkungs arī minēja, tas ir gadījums par šo līdzestību. Tik tiešām var pievienoties šim viedoklim, ja nav šīs saskaņas starp ārstu un pacientu, ārstniecība pat par sevi ir ļoti intīms process, un ja nav šīs līdzestības, nav šīs saskaņas, tik tiešām var izveidoties situācijas, kas ne tikai padara šīs attiecības tādas neitrālas un tādas atšķēdītas, bet var arī rasties situācijas, kad var kaitēt pacientam. Un, lai no tā izvairītos, arī likumā ir ierakstīts gadījumos, ja nav pacienta dzīvība apdraudēta, bet pacients neizpilda šos
ārsta norādījums, tad ārstam ir tiesības atteikties no šāda veida ārstniecības, mudinot viņu, protams, vērsties pie cita ārsta, kas varētu palīdzēt. Ja? Šeit gan uzreiz ir jārunā par tiem gadījumiem, kad šo līdzestības panākšanu ir viens jautājums, bet otra puse ir, ja ir kādas šauras specialitātes ārsta profesija, kurā nemaz to speciālistu tik daudz nav. Un šāda atteikšanās faktiski nostāda pacientu tādā situācijā, kad viņš reāli arī citur nevar saņemt šo palīdzību. Ja? Kā no ētiski, morālā, no tiesiskā viedokļa šajās situācijās rīkoties. Un vēl arī, vēl gadījums, kas ir paredzēts arī Latvijas likumdošanā normatīvajos aktos, ir saistībā ar finansējumu. Ja? Tad ir jāsaprot tas, ka veselības aprūpe bija, ir un būs saistīta ar finanšu daudzumu. Un ja pacientam nav ārsta nosūtījums, un viņš nevēlas saņemt šo pakalpojumu par samaksu, gluži vienkārši arī izveidojās šī situācija, kas ir likumā arī paredzēta, ka šādos gadījumos nevajadzētu pacientam saņemt šo pakalpojumu, šo veselības aprūpi. Tomēr no otras puses šī empātija ir zināmā mērā tādu tiesisku formu ir iegūsi, un mēs varam paskatīties, cik ir lielo slimnīcu, Rīgas Austrumklīniskās universitātes slimnīcas, Stradiņas slimnīcas parāds par tiem pacientiem, kas ir ārstēti, bet par kuriem samaksa nav saņemta. Ja? Tad arī šis ir tas gadījums, kas nostāda šīs valsts finansējuma problēmas ar reālu situāciju, ka cilvēkam nav ko samaksāt par savu veselības aprūpi. Tādi ir šie gadījumi. Man sanāca 4, ka tie ir gadījumi, kad ir šīs iespējas ārstam atteikties no ārstniecības. Ja runājam par šo pirmo gadījumu, par grūtniecības pārtraukšanas atteikumu, šis jautājums ir teiksim, no cilvēktiesību viedokļa vissensitīvākais un visvairāk, teiksim, arī teiksim, tāpat Eiropas cilvēktiesību tiesa šim jautājumam nereiz vien ir pievērsusies. Un, lai arī Latvijas likumi arī paredz tiešā tekstā, ka ja ārsts uzskata, ka aborta izdarīšanai nav likumīga pamata, tātad medicīniska pamata, nav medicīniskas indikācijas, tad ārsts šādās situācijās var atteikties no šādas manipulācijas veikšanas. To, ko Solvit arī iesāka runāt šajā sakarā, tas ir konkurējušas tiesības. Tātad no vienas puses tās ir domas un izteiksmes brīvība, kas ir paredzēta arī kā viens no cilvēktiesībām Eiropas cilvēktiesību pamatbrīvību konvencijā. Un konkurējoša ir šī pacienta pašnoteikšanās. Ja? Tātad pacienta tiesības atteikties no grūtniecības turpināšanas, neatkarīgi kādi ir iemesli, vai tie ir medicīniski iemesli, vai gluži vienkārši tā ir sievietes izvēle neturpināt grūtniecību. Un no cilvēktiesību viedokļa šīs konkurences fakts ir nozīmīgākais, kas arī nosaka šo tiesību piemērošanu dzīvē. Un Latvijas problēma šajā gadījumā, lai gan manā praksē tādi gadījumi nav bijuši, bet tā potenciālā kolīzija ir saistāma ar to, ka ir šī blanketā norma, tātad ārstam ir tiesības atteikties, ja viņš uzskata, ka tas nav pareizi, vai nu pēc viņa reliģiskas pārliecības vai citiem apsvērumiem, bet ne medicīniskiem apsvērumiem. Un savukārt paciente vēlas šo grūtniecību pārtraukt. Tad tā problēma ir tā, ka
Latvijas likumdošana neparedz konkrētu procedūru, kā šīs tiesības būtu realizējamas pacientam. Un šajā sakarā ir 2007. gadā ir lieta Eiropas cilvēktiesību tiesā Tišjak pret Poliju, kas bija visnotaļ lielu rezonanci visā Eiropā, radīja. Polija ir ļoti konservatīva. Tā kā Ivars arī norādīja, Polija ir viena no tām valstīm, kurā ir strikti ierobežota abortu izdarīšanas procedūra. Tātad ir ļoti bargas sankcijas ārstiem, kuri ārpus šīm medicīniskajām indikācijām tomēr uzdrošinās veikt abortu, tad ir līdz pat 3 gadiem cietumsods. Un šīs lietas fabula īsumā bija tāda, kad bija pacienti, kurai bija 3. grūtniecība, 2 iepriekšējās bija divi bērniņi viņai bija, un viņai bija milzīgas problēmas ar redzi. Bija izteikta miopija, un ģimenes ārsts viņu izmeklējot nerekomendēja šo 3. grūtniecību, jo tas viņa ieskatā varētu potenciāli pasliktināt viņas redzi. Bija arī ārsts speciālists, ginekologs, kurš arī tieši tādā pašā formā nerekomendēja šo procedūru veikt, šo grūtniecību turpināt. Tomēr abi šie ārsti atteicās savu rekomendāciju sniegt rakstveidā. Un īsi pirms šī termiņa, kad vēl varēja grūtniecību pārtraukt, cits ārsts ginekologs tomēr sniedza rekomendāciju rakstveidā, ka viņš neredz medicīniskas indikācijas abortu izdarīšanai, un diemžēl pēc šīs grūtniecības beigām tad piedzima bērniņš, bet tik tiešām šī redze katastrofāli pasliktinājās, un šī sieviete centās panākt, ka tiek sodīts krimināli šis ārsts, kurš tomēr sniedza iespēju pacientei, ne iespēju, bet uzskatīja, ka grūtniecība ir jāturpina. Krimināla process beidzās priekš pacientes nelabvēlīgi, tad netika konstatēta šī cēloniskā sakarība starp grūtniecību un redzes pasliktināšanos. Un arī civiltiesiskā kārtībā cenšoties panākt kompensācijas piedziņu, arī šī prasība tika noraidīta. Neraugoties uz to, Eiropas cilvēktiesība tiesa šajā lietā saskatīja, kad ir pārkāptas šīs sievietes tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi, un kā pamatojums bija tas, ka pirmkārt nebija īsti šai sievietei iespēja iegūt šo, kā Apiņa kungs minēja, šis otrais viedoklis, jeb alternatīvais viedoklis. Ja viens ārsts varēja nosūtīt šo pacientu pie cita konsultācijai, tad pašai sievietei nebija reāli iespēja pārliecināties, vai viņai sniegtā informācija ir objektīva, vai viņai tik tiešām draud kādi veselības traucējumi, ja gadījumā viņa šo grūtniecību turpinātu. Otrkārt, tas, kas iztrūka šajā lietā, bija tas, ka nebija rakstveidā šo slēdzienu izsniegšana, respektīvi Polijas valdība nebija izveidojusi šo sistēmu, kad ir skaidrs motivēts lēmums, kuru pacients vēlāk tad varētu apstrīdēt un saņemt objektīvu vērtējumu, vai viņa bažām ir pamats vai nav. Un jāņem vērā, ka arī tam tieši tādā pašā formā arī ir jāiekļaujas kaut kādos laikrāmjos, vēl jau vairāk, kad ir šī grūtniecības laikā, ir šis noteiktais termiņš, līdz kuram var izdarīt abortu. Un šīs visas pazīmes iztrūka, un līdz ar to arī Eiropas cilvēktiesību tiesa šajā lietā izlēma, ka šīs konkurējošās tiesības
šajā gadījumā 8. pantā nostiprinātās tiesības uz privāto ģimenes dzīvi bija aizskartas un diezgan pamatīgi arī kompensācija no Polijas valsts tika piedzīta pacientē 25,000 eiro. Un tas, ko šis garais diezgan stāstījums par Polijas pieredzi ir pilnībā attiecināms arī šobrīd arī uz Latvijas situāciju, ka Latvijā ir šī norma, bet reāli kā viņu realizēt, diemžēl nav. Un ja izveidojās līdzīgas situācijas, tad arī principā es domāju, ka arī Latvijai varētu nākties saskarties ar būtiskām problēmām gadījumos, ja ir nesakritības starp pacientas viedokli un starp ārstu, vai pastāv domstarpības starp dažādiem ārstiem, kāds būtu labākais risinājums tieši priekš pacients, ja tātad šī procesuālā kārtība nav noregulēta un var radīt arī līdz ar to problēmas. Tāds mans viedoklis. Paldies, Ronald. Tad uzklausīsim Daigu Barnausku un tad jums būs iespēja uzdot jautājumus. Labvakar, cienījamie klātesošie. Es šeit laikam tagad pārstāvu tos darītājus vai arī nedarītājus. Nezinu, kā ir labāk vai pareizāk. Man esot pašai, ne tikai asociācijas valdē, bet arī praktiski strādājušam ginekologam, droši vien pa lielam raugoties, un es domāju, ka man piekritīs tam, ka 100% visi mani kolēģi, neapšaubām grūtniecības pārtraukšanas procedūra vai operācija vai tā situācija kā tāda pat par sevi tā nekad nav ne prieks, ne laime, nevienam ārstam, ginekologam, ja šādi pacienti mūsu priekšā nonāk. Bet no otras puses, itin labi saprotot to, ka, diemžēl dzīve ir dzīve un tās situācijas ir tādas, kādas viņas ir, un arī mūsu pacients ir tādas, kādas viņas ir, mēs tomēr, pamatos vienmēr savā darbā vadamies pēc labākajiem sirdsapziņas un profesionālajiem nosacījumiem, lai, kā jau iepriekš tika minēts, sniegtu labāko iespējamo valstī un konkrētajā vietā pieejamo aprūpi sievietei, lai kādā dzīves situācijā viņa nebūtu nokļuvusi, un it īpaši jau tad, ja tā ļoti emocionāli un psiholoģiski smaga vairumā gadījumi ir arī pašai pacientei. Nav jau tā, ka viņas ar tādu lielu sajūsmu un prieku traucās pie ārsta, saprotot, ka viņas ir neplānoti, nevēlami palikuši stāvoklī un dzīves situācija apkārt riņķi ir tāda, ka, diemžēl, šī grūtniecība dzīvē atnesīs mazāk prieka nekā un vairāk varbūt nepatikšanu vai nelaimi. Mēs, protams, nerunājam par kaut kādiem ļoti konkrētiem medicīniskiem apstākļiem, kas varbūt kaut kādā mērā situācijas vai lēmumu pieņemšanu atvieglo. Bet no otras puses, jā, kā jau Neiderkungs minēja, ir kolēģi, kas gan droši vien netik publiski kā interneta portāli vai raksti vietējās avīzēs un žurnālos, bet arī savā kabinetā strādājot var diezgan brīvi paust šo savu viedokli, ka es diemžēl to nedaru vai es to neatbalstu un atbalstu vai palīdzību pacientei šādā situācijā nesniegt. Es nevarētu teikt, ka asociācija kopumā šādu profesionālo izvēli atbalsta. No otras puses mums arī nav nekādu ieroču vai iespēju to kaut kādā veidā ietekmēt. Ārsts ir brīvs savās izvēlēs, viņš dara to, ko viņš vēlās, un viņš var nedarīt to, ko viņš nevēlās. Man gan gribētos droši vien domāt un teikt, ka pirmām kārtām jau katram, kurš ir savā dzīvē izvēlējies misiju, teiksim tā, būt par ārstu, ne tikai strādāt, bet arī būt par ārstu, viņš droši vien, ja ne pašā pirmajā mirklī, kad šī izvēle tiek veikta, bet mācoties ilgus gadus gan vispār par ārstu un pēc tam jau specializējoties atbilstoši savā izvēlētajā šaurākajā medicīnas jomā, viņš tomēr visdrīzāk saprot, ar kādām lietām, ar kādiem jautājumiem konkrētajā specialitātē viņam nāksies saskarties, ar kādas problēmas risināt. Ja viņš vēlas kļūt par anesteziologu, reanimatologu, viņš zina, ka viņam būs jāreanimē, un viņam visdrīzāk nevienmēr tas izdosies. Viņš ļoti bieži saskarsies arī ar neveiksmīgu ārstniecības rezultātu, ne savas profesionalitātes dēļ, bet tāpēc, ka tāda ir dzīve un tāda ir medicīna. Tam, kurš izvēlēsies strādāt par pediatru, viņš visdrīzāk
rēķinās, ka tas rēķināsies, ka tas pavisam mazais zīdens diezin vai ļoti varēs viņam pasūdzēties, kas tieši viņam sāp un kā viņam vajadzētu palīdzēt. Un viņam būs jāmāk nolasīt no acīm, rokām, kājām, ādas un filtrējot, uzklausīt, ko par slimības situāciju stāsta vecāki. Un līdzīgi tā droši vien ir katrā jomā. Un pat anatomam vai tiesu medekspertam pacients vispār nerunās, un viņam būs tikai jāskatās uz to, ko viņš redz savā priekšā vai varbūt mikroskopā zem stikliņa. Un savukārt, tam, kurš plāno kļūt par ginekologu, dzemdību speciālistu, ir jārēķinās ar to, ka mums ir ne tikai tās pacients, kas laimīgas atnāk ar stāstu, ka es esmu palikusi stāvoklī un vēlos dzemdēt, un tas viss priecīgi beidzās ar veiksmīgām dzemdībām un mazuļu piedzimšanu, bet, diemžēl, ir gan šīs neveiksmīgās grūtniecības, kurām mums ir jābūt profesionāliem un spējīgiem palīdzēt, gan arī, diemžēl, tās situācijas, kad grūtniecība ir iestājusies ne tajā labākajā dzīves periodā, un viņi tādā vai citādākā veidā ir jāpārtrauc. Bet tas, kas, manuprāt, un varbūt, kad ārstam šī situācija nav īsti ērta kādu viņa morālu vai citu apsvērumu dēļ, bet tas, kas, manuprāt, visā šajā kontekstā īsti tomēr nav pieļaujams, kad ir institūcijas, kurām, tomēr šāds pakalpojums, sacīsim tā, būtu jānodrošina, un tajā pašā laikā viņi atļaujās pateikt, ka, diemžēl, mēs to nedaram. Jo, ja ārsts sēž savā privāta praksē, kur viņš tikai konsultē pacientu, izmeklē un uz jebkāda veida manipulācijām, tajā skaitā, piemēram, arī grūtniecības pārtraukšanu, pacientu no savas prakses nosūta uz kādu stacionāru lielāku vai mazāku, tad, protams, viņš zināmā mērā, neteiksim, ka var mazgāt rokas nevainībā, bet viņš var izvairīties no šī fakta paši par sevi veikt procedūru ķirurģiskā formātā vai medikamentozā formātā. Bet, jebkurā gadījumā viņam pacienti, kas ar šādu lūgumu vai šādu prasību ir ieradusies, ir pilnīgi noteikti kvalitatīvi jānokonsultē. Jā, varbūt balstoties uz saviem ētiskiem apsvērumiem, jāmēģina pacientas dzīvi izanalizēt un saprast, varbūt tomēr tās krāsas nav tik melnas un varbūt tomēr tā grūtniecība nemaz nav jāpārtrauc, kā varbūt pacientē kādreiz pirmajā brīdī ir licies. Un katram mums, es domāju, ārstam ginekologam praksē ir tāda neviens vien gadījums, kad pirmais vārds ienākot kabinetā, es esmu stāvoklī un man ir jātaisa aborts, beigās beidzās pavisam savādāk un visi ir laimīgi. Bet, protams, ir tie gadījumi, kur, diemžēl, nekāda runāšana, pierunāšana, pārunāšana vai pārdomāšana nelīdz, un tas lēmums jau ir pieņemts un pieņemts fundamentāli un nav maināms. Tātad viens ir tas, ka, lai kāda nebūtu mana ētiskā pārliecība, man tomēr pacients ir jākonsultē pietiekami kvalitatīvi, izstāstot visus plusus un mīnusus, un galu galā, ja viņi tomēr grūtniecības pārtraukšanu vēlās, viņai ir jānorāda, kur viņi var šādu procedūru veikt vai šādu pakalpojumu saņemt, nevis tāpēc, ka man tas nepatīk, bet tāpēc, ka pacientam tas ir nepieciešams. Savukārt, tas, kas, manuprāt, un diemžēl mums nākas šeit saskarties, pat tīri koleģiāli savā starpā runājot, kad, ir, piemēram, universitātes slimnīca, kad zvanot un piesakot pacientu šādai procedūrai, viņi var atļauties pateikt, ziniet, mūsu slimnīcā šādu procedūru neveic, jo šeit nav neviena ārsta, kas to dara. Visdrīzāk gribētos domāt, ka tie varbūt kādam ir ētiski apsvērumi visdrīzāk, kad to ārsti strādājot universitātes slimnīcā, kas ir ar visplašāko profilu arī konkrētajā jomā un ar vissmagākajiem gadījumiem, kas ir jārisina tā, kā viņi ir atbilstoši medicīniski jārisina, bet tomēr nebūtu korekti, kad šādā līmenī mēs varētu, teiksim, koriģēt, kādi ir vai nav mūsu ētiskie apsvērumi. Un ja reiz tu kā ārsts izvēlies strādāt šāda līmeņa klīnikā, tad varbūt ir jāsaprot, kad tava ētika vai tava morāla sastrādājās ar atbilstošā līmeņa klīniku, un ja tu neesi gatavs darīt to, kas tomēr šai specialitātei ir piedienīgi, lai kā tas arī nebūtu, tad ir jāizvēlās konsultatīvais darbs, tur, kur ar šādām procedūrām vai manipulācijām varbūt nenāks saskarties tieši, un tad līdz ar to ārsta ētiskie vai morālie, teiksim, apsvērumi netiek nekādā veidā ierobežot, un viņš var dzīvot saskaņā ar tiem. Un tas droši vien būtu tāds mans salīdzinoši praktiskais pienesums šajā diskusijā šobrīd. Paldies, Dan. Paldies
runātājiem ir runātāji runājuši. Es vēršos pie publikas ar domu, ka jums ir jautājumi. Ir kādam jautājums vai daudz jautājumu? Tie ir intereses pēc, cik tad, procentuāli apmēram, cik tad ir, tas bija jautājums Dārstei Daigai Baranovskai, cik tad bieži, procentuāli, cik tad daudz ir tādas grūtniecības, kuras nevarētu veikt medicīnisku apsvērumu, grūtniecības pārtraukšanas, kuras nevarētu veikt medicīnisku apsvērumu dēļ? Teiksim, cik daudz abortu tiek veikti medicīnisku apsvērumu dēļ, procentuāli, teiksim, par kādu apmēram skaitu mēs runājam? Un tad ir apmēram kaut kādi 4,5 tūkstoši, kas ir tā saucamie letālie aborti. Kas ir pēc sievietes vēlēšanās, neizdargājot sīkāk, kāpēc. Tas ir. Pie tam, ko mēs, protams, tas jautājums ir aktuāls un tā līdz tādiem ļoti eiropeiskiem cipriem mums vēl ir ko iet, bet kopumā, jebkurā gadījumā statistika Latvijā, valstiski pēdējo 20-25 gadu laikā salīdzinoši ir ļoti, ļoti progresējusi. Ja 90. gadā bija apmēram 40,000 abortu vispār Latvijā, un vēl 10 gadu atpakaļ tie bija 11,000, tad šobrīd tas cipars ir tāds. Mēs, protams, varam diskutēt par to, cik ir šobrīd reproduktīvā vecuma sieviešu pret to skaitu, kāds bija pirms 25 gadiem un tā, bet jebkurā gadījumā arī pret kaut kādiem tādiem statistiskiem lielumiem, kā jaundzimušo skaits vai vecums un dzemdību skaits valstī, tas kopumā tie cipari ir ar salīdzinoši, kurā gadījumā ļoti tādu pozitīvu progresu, tādu pozitīvu dinamiku. Tas daudzums pēc legālām grūtniecības pārtraukšanām ļoti strauji mazinās. Par medicīniskiem gadījumiem, protams, mēs nevaram diskutēt, jo tas ir visā pasaulē, tāda ir. Tāda ir bioloģija, teiksim. Labi, vēl jautājumi? Skaļa balss, labvakar. Mans vārds ir Arturs Kaļva, esmu medicīnas students, topošais ārsts, gribu cerēt. Un man ir jautājums, klausoties jūs, paldies liels par tādu, man liekas, viens no filozofijas pamatmērķiem ir radīt daudz jautājumus un pārdomas. Man noteikti radās jautājums, kur tam visam aug kājas, jo tad, kad atnāk pie ārsta jau grūtniece, viņai tomēr ir kaut kāds primārs cēlonis. Un man jautājums jums ir, vai Latvijā ir pietiekami pārdomātie sākotnējie soļi, respektīvi pirmais, kas ir, tā ir izglītošana sabiedrības par reproduktīvo, par seksuālo veselību, otrs, vai tā ir pieejama, piemēram, no kontracepcijas viedokļa, vai tā ir pietiekami lēta, salīdzinot, teiksim, ar citām Eiropas valstīm. Varbūt, ka mums ir jāliek liels uzsvars uz šiem primārajiem cēloņiem. Jautājums varbūt visiem, ja tas neaizņems pārāk daudz laika. Paldies! Es sākšu, un tad man droši vien kolēģi varēs pievienoties. Ja mēs runājam par seksuālo un reproduktīvo izglītību, tad tas kā reiz ir tas punkts, ar ko Papards Zietis strādā ļoti aktīvi, jo man Apiņkungs neļaus melot, veselības mācības skolā mums šobrīd nav. Jau labu laiku nav. Tātad, kā tie jaunieši tajā skolā izglītojās, un jūs droši vien visi esat dzirdējuši par tām visām politiskajām kolīzijām, kas notika Saeimā ar visiem likumības ierobežojumiem un likumības izglītības grozījumiem, izglītības likumos un tam līdzīgi.
Tā kā šis jautājums ir ļoti politisks un politiski ļoti sensitīvs, un ko līdz kāds iet skolā un sāk runāt par to, kas ir seks un kas no tā var būt, tas uzreiz ir sliktais, un viņam durvis tiek aizslēgtas, vismaz daudzās skolās. Arī skolotāji šobrīd līdz ar to ir iebiedēti par šīm tēmām runāt, un nedod Dievs, viņi kaut ko pateiks nepareizi, tāpēc labāk nerunās neko. Tā kā seksuālās izglītības jautājums ir ļoti tāds sāpīgs jautājums, jo īsti tās izglītības ir tik, cik uz ielas vai žurnālos var izlasīt. Ja mēs runājam par kontracepcijas kā tādas pieejamību, principā, ejiet uz aptieku, pērciet, viss ir dabonams, bet, lai it īpaši kaut kādas jūtīgās un augsta riska grupas, kā piemēram pusauģi, jaunieši, lokālā pētījumā tika ļoti labi pierādīts, ka arī jaunās māmiņas tūlīt pēc dzemdībām ir liela riska grupa neplānotām grūtniecībām, jo viņām vienai lielai daļai liekas, ka tagad jau es palikt stāvoklī nevaru, un diemžēl tā notiek, un tad tur ir tās skarbās izvēles, ko tad darīt tālāk un kā būt. Mūsu valstī viss ir uz pacientu pašu pleciem. Ja viņam pietiek līdzekļu aiziet pie ārsta, iegūt informāciju, aiziet pēc tam uz aptieku un nopirkt, tad viņš, protams, var saņemt visu, ko vajag. Bet mums nav nevienas pašas pacientu kategorijas, nevienas grupas, kas varētu saņemt ar atlaidēm kontracepciju, vai nemaz nerunājot par to, ka tas varētu notikt bez maksas. Arī par šo jautājumu tas pats papards zieds un dažādi tiek runāts, bet pie tām diskusijām un pie tā, es nezinu, budžeta sadalījumu vai naudas trūkumu veselības aprūpē, kas mums ir kopumā, šis jautājums ir nobīdīts ļoti tālā nākotnē, tāpat kā arī grūtniecības pārtraukšana. Ja tas ir tiešām medicīnisku iemeslu dēļ jau sācies spontāns aborts, grūtniecība, kas ir apstājusies savā attīstībā pēc ģenētiskām indikācijām vai ar kaut kādiem nopietniem draudiem mātes veselībai, tad tas būs valsts apmaksāts pakalpojums, bet ja tas ir pēc sievietes pašas vēlēšanās, vienalga cik lielā grūtniecības laikā, vienalga ar kādu dzīves anamnēzi, tas ir maksas pakalpojums, un tās cenas patiesībā sakot nemaz nav tik mazas, protams, atšķirībā no ir Rīga un ir privātas klīnikas un ir reģioni un ir valsts vai pusprivātas slimnīcas, bet arī tā cena, kas ir jāsamaksā pie tam ar ātrā laikā. Mēs nevaram gadu vai divus krāt naudu priekš legāla aborta, ja man priekš tā ir 2-3 nedēļas. Tā kā šis jautājums ir arī šādā jautājumā, protams, ļoti sensitīvs un sāpīgs faktiski. Diemžēl arī ārsts nevar atrisināt pacientu finansiālos jautājumus, bet vēl vairāk mēs saprotam, ka ja tā grūtniecība nav plānota, tāpēc, ka man priekš tā nav naudas šobrīd, tad kas tad notiks pēc tiem 9 mēnešiem? Tā nauda jau pēkšņi neuzradīsies nevienam. Un mazs bērns neprasa mazāk, kā to grūtniecību pārtraukt šodien. Bet kontracepcija gan maksā kopumā prasa mazāk. Tā kā neapšaubām kādreiz tas ir arī prioritāšu un izvēļu jautājums. Tā kā tas tā, no kurienes tas nāk, bet, diemžēl arī ar kontracepciju dažreiz notiek visādi. Un droši vien kāds vēl var kaut ko piebilst šajā sakarā. Es varu piebilst, ka Latvija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kur mēs esam tik bēdīgā situācijā gan izglītības jomā, gan kontracepcijas pieejamības jomā. Un Latvija ir tādā, Latvijas sievietes ir tā pelnījuši ar, piemēram, uz valsts svētkiem tādus skaistus ziedu pušus, jo faktiski visu, ko doktora Barnovska stāstīja par to abortu skaita samazināšanos, faktiski to Latvijas sievietes ir iznesušas uz saviem pleciem un ir atradušas gan to naudu kontracepcijai, gan arī diezgan zinoši tomēr, spēja risināt ar seksuālo un reproduktīvo dzīvi saistītus jautājumus. Bet katrā gadījumā Latvijas sievietes ir pelnījušas daudz lielāku atbalstu un daudz vairāk arī izglītību šajā jomā. Un tas būtu ārkārtīgi tāds svarīgs jautājums, jo arī jautājumi par seksuālo veselību, arī par reproduktīvo veselību kā tādu faktiski atdurās tieši turpat, kur kliedziens, ka ir nepieciešams šīs tiesības reliģisku vai citu apsvērumu dēļ atteikties. Tie lobbyisti, tās reliģiskā, dažāda veida radikālās organizācijas, kas arī Latvijā šo politisko šīs politiskās idejas ģenerē, organizē, visādā veidā uztur, šie cilvēki ir gan pret izglītību, gan pret abortiem, gan par likumību, gan pret skolotājiem un viņu izvēlēm,
jā, gan pret sievietēm un viņu izvēlēm un sieviešu vienlīdzību. Tā kā, jā, tās kājas, kāpēc ir tik daudz pret, arī pret kontracepciju, jā, tās kājas jau ir tās pašas, un tad viņas tāds vēzis plešās visās jomās, un tāpēc jau tādas diskusijas, jau tādas zināšanas, jā, par to, kas kurā vietā, uz kā tiek balstīts, ir ārkārtīgi vērtīgs avots, lai mēs tiktu uz priekšu. Labi, paldies. Es varbūt gribētu atvērst atpakaļ to sarunu. Mēs tagad aizgājām mazliet par reproduktīvās veselības jautājumiem, bet patiesībā tas ir tāds bloks jautājums, tāpēc, ka tas pamatjautājums jau ir saistīts ar šo jautājumu, bet ko darīt vai kā mums attiekties pret šādu veidu iespēju, ka atsevišķos gadījumos āsas var atteikties kaut ko nedarīt, ja šajā gadījumā neizdarīt šo te abortu. Tā problēma, protams, ir tāda, un uz to es arī mēģinu pašā sākumā iezīmēt, un kas patiesībā jau Eiropas valstīs dažās ir redzams, ka izveidojās tāda slidena nogāze. Ja? Tātad daži atsakās to darīt, līdz ar to arī citi atsakās darīt. Ja jūs, teiksim, esat slimnīcā vienīgais, kas to dara, tad jūs visdrīzāk arī pēc kāda laika atteiksties, jo gal galā jūs esat ginekologs un jūs vienīgais veicat abortus, tad jūs arī neko citu nedarīsiet, kā veiksiet abortus, jo neviens cits to vairs nedara. Un tad jūs arī pateiksiet, ka jums ir sirdsapziņa neļauj to darīt. Farmaceiti atteiksies tirgot avārijas kontracepciju vai vispār daži farmaceiti. Kāpēc farmaceiti nevarētu atteikties starp citu? Bet tas ir pārāk sašaurināts jautājums. Bet kādā nozīmē sašaurināts? Bet tā, jūs prāt, tā nav problēma vai man tāds jautājums ir? Jā, es vienkārši vēlreiz atgriezīšos pie tā, ka jautājums ir neticami sašaurināts, viņas mēģinot skatīties tikai caur ginekoloģijas vai kontracepcijas prizmu. Es pamēģināšu aiziet projām no šīs jautājuma, aiziet uz reanimācijas nodaļu, ja es no tās puses nācis, tad es arī mēģināšu parunāties. Tātad jautājums ir, kur katra valsts agri vai vēl sāk diskutēt, tas ir eitanāzija, kaut kāda palīdzība cilvēkam aiziet projām no šīs dzīves. Un tādā mirklī tas ir viss sarežģītākais un lielākā daļa ārstu nemaz to nav spējīgi. Un tad es mēģināšu pastīties to no citas skatu punktu. Tad, kad es biju jauns ārsts, tas bija 90. gadā, bija Basteja kalnā šaušana, un tieši tajā tika ievainots viens tāds kinorežisors Zvaigznes Gvido, nāvīgi ievainots, un otrs režisors Lapiņš tika nošauts. Es tajā mirklī sagadīšanos pēc vienreiz senos laikos arī esmu bijis pie šprices, un tieši tajā mirklī es biju arī pie tādas teikšanas valstī, un man izdevās, bet vispār mums izdevās dabūt pirmo Siemens aparātu no Zviedrijas mākslīgās ventilācijas aparātu, un tas, mēs līdz tam strādājam ar RO2, vai RO5, RO6, tas nav svarīgi, bet tās viss bija dzels plaušs, un pēkšņi mums atnāca elektroniski kalibrējams ļoti dažādām metodēm, dažādām iespējām ventilācijas aparāts. Viņš atnāca uz pirmo slimnīcu un Zvaigznes aizgāja pēc dažām dienām, bet tad bija milzīga kauja, kur tas aparāts nonāks pēc tam. Viņš tiešām nonāca 7. slimnīcā. Bija tiešām reanimācijas nodaļā, pagāja kaut kādas pāris nedēļas, un jauna meitene, 18 gadi, labi, neteikšu, vairāk, lai nebūtu tāds, bet jebkurā gadījumā mākslas vingrotāji vai sporta vingrotāji ļoti talantīgi, pat teicamniec latviešu meiteni, nokrīt no līdztekām un salauz, protams, 3. vai 4. skriemeli, un katrā ziņā tanī līmenī, kurā ir jau grūti izventilēt, arī diafragmai vairs nav pietiekamas ventilācijas. Un mēs viņu pieslēdzām pie šī paša aparāta, un viņi tur bija. Un tad tur bija kāda, sākumā viss, protams, neticami entuziasmi pie tā viss strādāja, bet sapratu, ka, piemēram, cita aparatūra viņi neizventilēs. Tās viss pārējās, kas bija. Un tad
Un tad pēc kaut kādām 2 vai 3 nedēļām, tad, kad bija skaidrs, ka viņi neizdzīvos, tad nonāca ļoti līdzīgs jauns džeks pie mums. Tāds, kurš atkal varētu būt izventilējums tikai ar šādu aparatūru. Un tādā mirklī tas ārsts pēkšņi nonāk tādā dieva funkcijā, jo tā dieva funkcija ir izlemt, kuram no dzīvot, kuram ne. Un es zinu, kurš izlēma to, protams, bet tādas situācijas manā dzīvē bijušas pietiekami daudz, jo dažreiz ir ne tikai tā funkcija, ka tu kādam palīdz aiziet, bet arī tā funkcija atteikties no tālākas nopietnas ārstēšanas. Gan finansiālo apstākļu dēļ, jo 90. gados tā nauda bija, salīdzinoši ar šobrīd, es domāju, 50 reizes mazāk uz vienu pacientu. Mēs aizmirstam, mēs tagad liekas, ka mums viss ir bezcerīgi, bet toreiz mēs strādājām ar gumīšu ļaukām, taisījām sistēmas paši un daudzkārt lietojām un špricējām un es devu narkozes ar ēteru, bet tādā mirklī bija tā, ka nepietika. Jebkurā gadījumā nodaļā nepietika un kādam bija jāizšķirās nevis par to, ka viņam jāpalīdz aiziet, bet par to, ka viņam vairs neturpinās šo terapiju. Un visā pasaulē, lai cik tas dīvaini nebūtu, medicīna ir tāda, ka jo vairāk ir naudas, jo vairāk viņas vajag. Jo cilvēki dzīvo ilgāk, un viņiem vēl vairāk vajadzēs to naudu. Medicīnas lielais paradoks ir viņas atkarība no finansēm. Un tādā mirklī tieši tādā pašā veidā ir tas, ko teica Ronalds par to, ka nekad mums nepietiks visiem finanses, piemēram, visiem onkoloģiskiem slimniekiem, nekad mums nepietiks modernu medikamentu. Un ja mums pietiks, tad slimnieks nodzīvos 3 gadus ilgāk un sagaidīs savu nākošo reizi, ko mums vajadzēs nākošo dārgāko preparātu, vai 5 vai 10. Nevis kurā gadījumā valsts funkcija ir pagarināt cilvēku dzīvi un uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Un ārsts ir ierodas šīs valsts rokās. Bet ir ne tikai tā atteikšanās, piemēram, man nebija spēka, es pilnīgi godīgi varu pateikt, man tādos gadījumos nebija spēka un es esmu diezgan vārgs, bet bija kolēģi, kuriem kādam bija jāuzņemās šī funkcija, jo vienkārši kaut kādā vietā arī pasākums pārtrūkst. Mēs visi piedzimstam, visi nomirstam. Un līdz ar to tas stāsts parasti tenī mirklī, ka mēs sakam, kurā mirklī mēs atsakamies uzņemties to dievu funkciju, ir, vai mēs viņam atsakamies pārtraukt dzīvību ar šprici, kā to dara Nīderlandē vai Šveicē, vai atsakamies viņam vispār piegādāt, jo daudzās vietās viņam pašam ir iespējas palaist savu sistēmu, bet tā tik un tā ir asistēta nāve. Vai tas notiek tādā mirklī, ka mēs pieņemam lēmumu, ka mēs vairs tālāk nevaram palīdzēt? Un vai pieņemam lēmumu, ka mūsu institūcija nav iespējams tālāk palīdzēt? Tagad tas jautājums ir neticami daudz plašāks. Es negribu teikt, ka to visu tas man ļoti patīk, kā kolēģi Baranovska pateica, ja tu nevari to darīt, tad nelien reanimācijā, ja tu nevari taisīt abortu, tad nelien ginekoloģijā, un ja tu nevari skatīt mazu bērnu. Es piemēram, man zīdaiņiem bija, es tā panikoju, kad es devu narkozi zīdaiņiem, tad es vienkārši jūku prātā, man liekas, katru reizi saīsināju savu dzīvi pa kaut kādu gabalu. Tas katram ir savādāk, un būtu labi, ja es toreiz man būtu bijis iespēja atteikties par labu kādam bērnu anesteziologam, jo tam atkal tas liekas pilnīgi normāli, tur dot kaut kā tādu narkozi bērnam. Es gribētu, lai mēs varbūt tiešām šo jautājumu skatīt filozofiski plašāk un neaiziet tikai abortos. Un tad pēdējais, ko es gribu teikt, visu izšķir tas valsts domāšana, izšķir tas, ko mēs bērniem iemācām 13, 17 gadu vecumā. Un tad, kad 2003. gadā šis pats pilsonis Šadurskis
slēdz veselības mācību, es precīzi jums varu pastāstīt, Čadurskis 2003. Gadā bija autors tam, ka mums pazuda veselības mācība skolās, tad tādī mirklī mēs sākām audzināt politiķus un valsts vīrus, kuri neko nesaprot par sabiedrības veselību, par seksuālo kultūru, par bērnu ieņemšanu, audzināšanu un citām lietām. Paldies jums! Paldies, Apiņkungs. Es gan gribētu norādīt, ka jūs atkal paplašinājāt to jautājumu nepiedodami plaši, tāpēc, ka jūs runājat par dažādiem gadījumiem, ir atšķirība. Ja mēs pārstājam sniegt palīdzību, tāpēc, ka tas, teiksim, tas ir veltīgi to darīt, ja, tam nebūs nekāda iznākuma, vai tāpēc, ka es baidos to darīt, vai tāpēc, ka mums nepietiek līdzekļu visiem palīdzēt, un kā taisnības atlīt, tie ir dažādi jautājumi, bet mēs runājam par jautājumu, kad ārsts pasaka, ka viņš kaut ko nedarīs, tāpēc, ka viņam ir morāli iebildumi pret šādu veidu praksi kā tādu. Jā, bet viņš atsakās tieši tādā mirklī, tad, kad es pasaku, ka labi, mēs tālāk šo terapiju neturpināsim, tas ir tieši cits aspekts šai pašai tēmai. Nu jā, bet šajā gadījumā ārsts nesaka, ka viņš neturpinās, tāpēc, ka man ir morāli iebildumi pret vispār pret šādu veidu terapiju. Tas būtu tā kā teiksim, ja būtu ķirurgs, kurš ir Jehovas liecinieks, un viņš teikt, ka es veicu tikai tādas operācijas, kur ar asinīm nav jākrāmējās. Tad varētu teikt, ka varbūt viņam nevajadzētu ķirurģijās darboties. Šajā jomā jums neticami sašaurināts skats, es varētu teikt. Nu jā, bet mēs vienkārši par to runājam, par to šauro tagad. Jā, es tā asins pārliekšu. Tā nelēma tāda. Bet, mēs viņus lejam, piemēram, daudz, mēs vienkārši viņam laistamies pašlaik. Es gribētu teikt, ka Apiņkungs kļūdījās sakot, ka viņš ir sliktākais skolnieks. Pēc tam, ka Apiņkungs ir filozofisks, es gribētu teikt, ka viņš ir viens no labākajiem skolniekiem. Paldies, turpiniet tādā pašā garā. Nē, par lietu nē. Kāda par lietu? Paldies, jā. Agita Lūse, komunikācijas studiju katedra. Jā, sākumā man tā kā bija skaidrāks, par ko šodien ir pamatā paredzēts runāt. Tagad pēc pēdējās tādas uzskatu apmaiņas man drusku ir apjukums, jo Ivar, jūs arī lietojat jēdzienu morāli iebildumi. Man jautājums, vai tas ir tas pats, kas sirdsapziņas apsvērumi. Jo, ja, teiksim, ir jauna meitene pie šīm mākslīgām plaušām un tad ieved jaunu zēnu, ja, tad jautājums, kaut kāda morāla apsvēruma droši vien būs, kuram tad vairāk mēs gribam palīdzēt un kādu vērtību labad, ja, kādu morālu apsvērumu labad. Un man kaut kā radās varbūt tā sociāla antropoloģiskās griezumā radās jautājums, vai sirdsapziņas apsvērumu nesašaurina drusku šo te jomu, šo te apsvērumu jomu, tā kā vairāk uz to kristīgo tradīciju par sirdsapziņu, jā. Tas laikam tomēr nav universāls jēdziens. Man šķiet, ka morāle ir kaut kādā ziņā varbūt universālāks jēdziens. Es nezinu, vai mans jautājums saprotams, bet tā. Man šķiet, ka es saprotu, bet es arī pats aizņemšos atbildēt, jo izmantošu dienas stāvoklī. Jums ir taisnība tajā nozīmē, ka tas ir sašaurinājums atsautot sirdsapziņu, bet zem šāda veida birkas par šo jautājumu runā. Viņš parasti šī atteikšanās sirdsapziņu apsvērumu dēļ tiek definēta kā atteikšanās, to pamatojot ar kaut kādiem morāliem, reliģiskiem vai kādiem citiem uzskatiem. Un, protams, kājas tam šim terminam nāk no kristīgās tradīcijas, un tā ir, bet viņš kā birka, viņš tiek turēts tur. Es tā pilnīgi piekrītu. Es saprotu, ka no kurienes tas nāk, ka tā ir tā tradīcija, bioetikā, etikā, medicīnas etikā. Nē, patiesībā tā nav. Nē, jo diskusijas parādās tikai kopš 70. gadu. Medicīnas kontekstā tikai 70. gadu, jā. Un 50 gadu arī ir jau pietiekami ilgs laiks. Man vienkārši jautājums, vai tas nav kaut kādā ziņā pārāk eiropocentrisks jēdziens, ja mēs runājam par sirdsapziņas apsvērumiem, un varbūt kaut kādā citā etniskā vai kultūras kontekstā tas vairs netiks tā uztverts, vai netiek pieliet, nav tie kopīgi pieliet. to es atkal neņemos teikt, jā.
Jā, paldies kolēģi. Tur ar to terminoloģiju ir tā, ka tur nav, ka mums tā, jā, pirmkārt, mums ir grūti it kā to angļu terminu tulkot, bet ne jau vienmēr mums ir jātulko angļu termins, jo mēs jau varam arī atrast savus terminus, jo šeit iet runa, nu vismaz tad, kad par to runā, šeit ir pirmkārt, ir cilvēkiem, un tas ir latviešu valodā reliģiska pārliecība. Un reliģiska pārliecība, kā privāta, individuāla viena no eksistences formām, tad motivē cilvēku kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt. Un tad, ja izrādās, ka tā cilvēka darbība ir motivēta ar viņa šo reliģisko pārliecību, ja tad tas ir atteikums reliģiskas pārliecības dēļ. Bet ir cilvēki, ja, kur ir arī, jo mums tāpat tiek aizsargāta mūsu kā individu, ja, uzskatu, filozofiskās pārliecības brīvība, kam nav jābūt saistītāja reliģisku, ja, domu uzskatu brīvību, un tā ir cita daļa. Un ja mēs vispār analizējam to tēmu, ja, vai ārsts, vai ārstniecības persona var atteikties darīt savu darbu, ja, tad tas ir svarīgi, ja, arī mēģināt precizēt, ja, tos apstākļus, kuri mums ir jāapspriež. Ja, un tad mēs varētu, jo man kolēģis runāja par vieniem apstākļiem, es runāju par citiem apstākļiem, ja Pēters Apiņš runā vēl par citiem apstākļiem, un tāpēc mums tas lauks paplašinās. Bet kopumā, jā, tur gan terminu jautājumi, gan arī, ja tur ir tā problēmas būtība. Ja mēs tagad lai noskaidrotu, vai tas ir pieļaujams, mums ir jāskaidro, kas tieši ir tas, kuru mēs te apspriežam. Jā, un tāpēc, jā, tas tā svarīgi. Es par tēmu. Es atvainojos, ka es nestājos priekšā, Inese Čakstiņa, biologs, zinātnieks. Par tām tiesībām. Es pēc Solvitas uzstāšanās sapratu, tas secinājums lielais ir tas, ka Latvijā šāda te tiesiska norma nebūtu ieviešama likumdošanā, akceptējama, teiksim, un tā. Pēc Ronalda Roškona kunga es sapratu, ka tomēr ir kaut kādi normatīvi akti, kas kaut kā to regulē. Es vēlējos uzzināt ārsta viedokli. Vai jums liekas, ka vajadzētu tiesiski kaut kā vēl precīzāk to visu noformulēt, jeb patreizējais formulējums, kāds tas ir mūsu likumdošanai, pietiekošs vai kā? Jā, es mēģināšu pastāstīt, ka pasaulē eksistē tāda organizācija kā Pasaules ārstu savienība, kuras būtiskākie dokumenti Ženēvas konvencija, kas izskatās līdzīgs Hipokrāta zvērestam, bet, principā tas, kas nosaka, ko ārsts, ko viņš apņemās dzīvot, kā darīt un kādā veidā tieši par šo savu sirdsapziņu lemt un spriest, un katru reizi, kad viņi tiek labot, tas notiek 5 gadi vai 7 briesmīgās diskusijās, kur vienā pusē darbojās apmēram katoliskā Dienvidu Amerika ar savu ļoti striktu pieeju daudzām lietām, un otrā pusē darbojās Skandināvija, diezgan brīvu pasaules uztveri, Austrālija, Kanāda. Jebkurā gadījumā šajā Pasaules ārstu savienībai ir deklarācijas, kas gandrīz pa katru no šīm te lietām runā, un es sapratu no šodienas tikai to, ka vismaz dažas no viņām man jāiztulko un jāliek Latvijas ārstā. Tādēļ, ka vienkārši varbūt arī mums ir jāsāk šo pasaules elpu, to, ko nosaka Pasaules ārstu sabiedrība. Viņi ļoti sarežģīta šī Pasaules ārstu sabiedrība. Mums neizdodas pagaidām arī Pasaules ārstu sabiedrībā, piemēram, ar musulmaņu valstīm atrast daudzās vietās kompromisu, jo domāšanas veids vienkārši ir tik atšķirīgs, ka viņi, piemēram, ļoti daudz traktē vienkārši lietas savādāk, un es nemaz nebrīnos, kad normāls musulmaņu ārsts nemaz nemēģina, teiksim, izmeklēt sievieti, vai sievieti izmeklēt sievieti, vīri klātbūtne ir obligāti, un visādi citas lietas, kas mums liktos ļoti īpatnējas, kas viņiem liekas pats par sevi saprotams. Tad tiešām par katru no šīm lietām ir diezgan precīzi izstrādāti globāli dokumenti,
un kas arī ir pamatā tam, ka mēs sakam, ka mēs esam brīvi savā profesijā. Ka mēs, es saprotu, ka man abi divi kolēģi beiguši medicīnu, pēc tam samācījušies justīciju pa virsu, ja? Tad viņiem ir savādāks skatījums uz lietu. Es aizstāvu to domu, ka cik ilgi es būšu ārstu biedrībā, es cīnīšos par to, ka katrs ir brīvs savā profesijā un viņam ir tiesības pašam lemt, vai es konkrētā gadījumā to varu vai nevaru izdarīt. Es jums teikšu elementāru lietu kā reanimatologs. Es neticu tam, ka viss var iemācīt ventilēt mākslīgi plaušu ventilāciju mutē un ārēji masāžu var iemācīt lācim. Bet vienkārši vienmēr iedomājoties, ka tev jāventilē līķis, vai ne? Nu tā, īstā, vissmagākajā formā līķis ar kuņģi saturu uz lūpām, tas tev jāventilē mutē un nebūtu ne mazākā iemesla okulistam to darīt. Es domāju, nevajag to darīt. Mēģini masēt, lai tu pats nenonāktu sliktākā situācijā, iztiec bez ventilācijas. Es, piemēram, tā saviem kolēģiem mācu šo lietu, kad nemaz nemēģiniet. To var darīt tikai kaut kādi tādi veci idioti, kā es vai tur vēl, kuriem tas principā liekas pats par sevi saprotams. Un tā ir tā, tev ir ne tikai morāls un ne tikai sirdsapziņas, bet arī iespējas, vai tu to vari vai nevar. Es nevarētu tos sievietei abortu veikt nemūžam, vai Dievs sarg to. Jā, es gribēju par šo te sistēmas izveidošanu, ja runā, tad es pat arī saprotu, nevienreiz vien esmu dzirdējis šo no ārstu biedrības puses šo ideju par ārstniecības likuma 38. pantu, ka ārsts savā profesionālā darbībā ir brīvs, un tas atsevišķu juristu izpratnē ir ļoti plaša norma, kas faktiski pat dažos gadījumos padara visas pārējās ārstniecības likuma normas par bezjēdzīgām. Ja? Bet tomēr ir jāsaprot tas, ka mēs nedzīvojam šajos hektāros ap Baltijas jūru, un pārējais ir apbūvēts ar augstu žogu. Ja? Tad mums tomēr ir jārēķinās ar tām vispārējām vērtībām, kas ir mūsu reģionam. Ja? Un mēs joprojām esam Eiropa un mēs esam rietumu pasaulē piederīgi. Ne tā kā varbūt daži vēlētos, kā tilts starp austrumiem un rietumiem. Un šajā sakarā ir noteikts Eiropas vērtības arī tiesību zinātnē ir nozīmīgas, un arī šajā bioētikā, medicīnas tiesībās un izpratni par to, ka ārsta profesionālā darbība ir brīva, ir tomēr vairumā Eiropas valstu tomēr tādā formā, ka ārsts var tieši savu profesionālo darbību attīstīt, realizēt savu profesionālās izpratnes veidā, bet šī autonomija, ko pieprasa pacienta tiesības, ja, tātad pacienta integritātes aizsardzība, ja, tā ir jebkurā gadījumā jārespektē. Un Latvijas apstākļos tā problēma ir tāda, ka, diemžēl, ārstiem tas netiek jau studiju laikā mācīts, kas ir bioētika, kas ir šīs pacienta tiesības. Ja, tas tiek joprojām uztverts kā tāds vairāk veids, kas apdraud ārstu profesionālo darbību, bet tas neatbilst šiem Eiropas vērtībām. Un attiecībā uz šo multikulturālismu, kas neapšaubām arī Latvijai tuvojās, un tas, es domāju, kad ir tuvākās 10 gadus laikā, kad būs pilnīgi normāli tāda parādība, kad ārstam būs arī jāapgūst, kā izmeklēt musulmaņu sievieti vai tam līdzīgas tādas pikantas lietas. Bet tas, kas jau šobrīd ir arī, teiksim, no šī morāla ētiskā viedokļa, un arī reizē arī no tiesiskā viedokļa, no cilvēktiesību viedokļa, ir tā pati komunikācija ar pacientu. Ja, teiksim, kad joprojām ir kā skaļa ažiotāža, izskan atsevišķu ārstu iebildumi par to, ka viņi savā ārstniecības procesā
izmantos tikai valsts valodu, ja, neraugoties uz to, vai pacients to saprot vai nesaprot, un tas joprojām ir kā tāds skaļš arguments, sensācija arī mediju pārstāvjiem, bet tā problēmas būtība līdz galam netiek skaidrot sabiedrībā, ka šī ārstniecība ir cilvēktiesība realizācija, un ārsta kabinets nav īstā vieta, kur sākt mācīt pacientu, kādā valodā ir jārunā. Jā, Ronald, es jebkurā gadījumā saprotu, ka tu man pārmetīsi to tiltu uz austrumiem, bet es to tiltu tagad pārmetīšu pats. Sāku strādāt 83. gadā Rietum Sibīrijā, pašos ziemeļos pie polārā loka, un tiešām tur bija ļoti daudz nāciju pārstāvi, arī vietēji bija Hanti un Mansi, un bija arī ļoti daudz tatāru, un bija ukraiņi, visādi citu tautu. Nekad neesmu dzirdējis, ka tur kāds būtu runājis kādā citā, izņemot krievu valodā, bet tas ir cits stāsts varbūt šoreiz. Krievijā vienkārši neviens par to neiedomājas, ka varētu būt kādā citā valodā jārunā. Bet es par kaut ko citu, ja tu man tagad mēģini pateikt, ka ārsta brīvība ir apšaubāms jēdziens. Es tomēr gribētu teikt, ka ārsta brīvība ir strikt reglamentēta ar visiem šiem starptautiskiem dokumentiem un balstās tomēr uz tiem 4 principiem, kurus Solvit pašā sākumā ļoti precīzi pateica: taisnīgums, vienlīdzība, cilvēku brīvība un patvaļas aizliegums. Viņas var savādāk nosaukt, bet šie 4 principi darbojās, un tie ir tās brīvības pamatā. Tās brīvības pamatā nav visatļautība. Tā ir tieši otrādi. Šī brīvība mums reglamentē ļoti augsts ētikas kritērijs. Brīvība dod šos ētikas kritērijus, un tādēļ arī es esmu par to, ka vispār viņam nevajag būt 38, bet 1. pantam ārstniecības likumā. Tad te ir 2 jautājumi, jā, vai ir procedūra pastāv un vai pastāv atšķirīgs vērtējums, jā? Jā, ir tā, ka par to formu, to, ko tas konkrētais ārsts, kas televīzē teica, es viņām iedodu nosūtījumus un saku, lai viņas iet prom. Tā ārsts televīzijās teica, ka viņš darot tā. Jā, var nosaukt arī vārdu, bet nezinu, tas nav izšķiroši. Jā, tas savukārt... Tas, ko es esmu dzirdējis no kolēģiem un arī ginekologiem, ko saka, jā, un ko doktora Baranovska arī minēja, ka šī universitātes slimnīca dažādos veidos to paziņo, ka mēs abortus neveicam, un es esmu dzirdējis kā vienu iemeslu Ziemassvētki. Un, ja mēs skatāmies juridiski, Ziemassvētku laikā mēs abortus neveicam. Un tad, ja mēs prasītu noformēt šo atteikumu rakstiski, jo es neesmu redzējis nevienu atteikumu rakstiski, ja, tad es tiešām gribētu pat redzēt šos iemeslus, jo es piekrītu kolēģim Roškalnam, ja mums jau, ja tā norma tur ir, bet kā kurš viņu izpilda, pamatojoties uz kādiem apstākļiem, ja ziņu mums par to, tādi ticami dati, ja, kā mums vajadzētu pētniecībā, mums nav. Mums ir tikai šie gadījumi, ko mēs redzam. Mēs, protams, jurisprudencē mēs drīkstam realizēt gadījumus, analizēt un tam līdzīgi, bet ja mums būtu tādi dati, ja, tad es domāju, ka tas mums ļautu arī saprast to pilnīgi atšķirīgās lietas, vai es daru to savu reliģisku, vai to dara ārsts reliģisku apsvērumu dēļ, vai viņš to dara tāpēc, ka viņam ir tāds pasaules uzskats, vai viņš to dara tāpēc, ka viņš baidās no citiem kolēģiem, jo tas, ko Ivars arī teica, jo tā iebiedēšana, ārstu iebiedēšana, ka šie, kā es teicu, bioētikas aktīvisti saucamie, kuriem ar bioētikā zinātnē nav nekāda sakara, viņi arī vēršās gan pret ārstiem, kas veic abortus, un, kā jūs zināt, taču ir traģiski gadījumi, kad ārsti arī tiek nošauti vai sadurti šo iemeslu dēļ.
Jā, un es arī pati nodarbojos ar reproduktīvo tiesību aizstāvību savā no darba brīvajā laikā un to daru pro bono. Es arī esmu saņēmusi emocionālus aizskārumus, ka man rāda ar pirkstu un saka, vai tu atbildēsi par to un to, jā, vai kliedz uz mani, jā, par to, ka es tiešām strādāju aizstāvībā. Jā, un tad ir iespējams, ka arī, ja mēs zinātu, ka arī daļa varbūt ārstu to dara nevis tāpēc, ka viņiem ir raksturīga kāda reliģiska pārliecība, jo viņiem tas atteikums ir nācis salīdzinoši vēl dzīves laikā. Un, jā, bet ir, piemēram, arī iespējams, ka tās ir tīri bailes no šīs agresijas, no ārējās agresijas, jā, vai no tās iekšējās agresijas iestādē. Jā, un es nepieskaros vispār jautājumam par to, vai iestāde tiesiski drīkst atteikties. Jā, tas ir atsevišķi analizējums jautājums un īsti pateikt nē, bet mums trūks datu par tiem uzdotiem jautājumiem. Procedūras nav, mēs neko nezinām. Protams, tad, kad redziet, kā ir, man ir citi gadījumi, kad es esmu prasījusi rakstisku, lai man mediķis atsakoties, dod rakstisku pamatojumu tai savai darbībai. Ja, tas jau nav tik. Ja, un ja mēs palūkojamies, tad man tā pieredze liecina ar citiem gadījumiem, bet kur arī ir atteikums īstenot pacientu tiesības. Tad viņi baidās rakstīt. Jo reāli tie gadījumi, kad ārsts atsakās pacientam vai izsniegt nosūtījumu, vai sniegt pakalpojumu, vai nosūtīt pacientu uz kādu izmeklējumu. Ja ārstam ir jāspēj šo savu lēmumu pamatot, un ja tas ir vajadzīgs, to ir jāformulē rakstiski. Ja, bet regulāri, kā aiziet pieprasījums rakstiski, piemēram, ja pacienti raksta ārā no slimnīcas, pasaka, rītā jūs rakstīs ārā no slimnīcas, un starp citu tādā, ļoti tādā medicīniski sarežģītā situācijā. Ja, un tad ir jautājums, vai tāpēc, ka nauda beidzās vai kas. Ja tiklīdz paprasu lūdzu sastādiet rakstisku pamatojumu, tad vairs no slimnīcas ārā neraksta. Ja, tā kā tas, ja mums tās ziņas par to pamatojumu trūkumu mums arī liedz, attīstīt diskusiju. Jo mēs arī, jebkurā vietā, ja mēs runājam par ārsta atteikumu, jo tas, ko minēja kolēģis arī Roškalns, ja tas atteikums runāt pacientam saprotamā valodā arī, starp citu, ir, ja sākotnēji mēs viņu uzskatām par pacientu diskriminēšanu, ja mēs zinām, ka ārsts valodu spēj lietot. Jeb neaicina nevienu citu. Un mums tad vajadzētu šo gadījumu izmeklēt kā pacienta diskriminācijas gadījumu, un ja mēs atklātu, ka ārsts nevarēja nevienu citu atrast un meklēja, nemācēja to valodu, nemācēja nekādā veidā sazināties, ja, bet viņam bija komunikācijas kļūda, ka viņš nevis teica, ka es nespēju ar tevim sarunāties, lai tu saprastu, bet viņš teica, es runāšu tikai valsts valodā, ja tad mēs varētu lūgt, lai ārsts turpmāk maina savu praksi un precīzāk informē. Parāda to atteikumu. Bet tā ir, starp citu, Latvijā vēl viena lieta, kas ir balstīta, atteikums sarunāties ar pacientu viņam saprotamā veidā, nereti var būt balstīts vai filozofiskā pārliecībā, un tur varētu būt arī rasistiski motīvi. Filozofiski, rasistiski. Ne cilvēkam var piemist pārliecība, ka citas rases, jeb citas etniskās piedarības cilvēki ir pelnījuši mazāk tiesības nekā manas rases vai manas etniskās piedarības cilvēki. Un to mēs cilvēka pārliecību, jo mēs nevaram tā noteikt, kāda, kuram mums šī pārliecība piemīt. Ir tā ļoti vienkārši, kolēģi. Ja tu domā, tad nerunā. Ja tu runā, tad nerakst, bet ja tu raksta, neparaksties. Ja? Jo citādi atnāks Ronalds Roškalns, un viņš pilnīgi droši mēģinās to ārstu vismaz sašņorēt, ja ne vēl kaut ko sliktāk. Kāds brīvības vairāk atsakot, jā? Jā, es šajā kontekstā vēl, es ilgi domāju, vai to man stāstīt vai ne, bet šonedēļ pat biju tiesas sēdē, kurā, godīgi sakot, tas ir visas medicīnas nozares milzīga problēma,
ko jau arī sākumā minēt, tad šī finansiālais trūkums, kas nosaka ārsta izšķiršanos, kā ārstēt. Ja? Tad nevis vai ārstēt ļoti labi vai labi, bet kuru ārstēt, kuru neārstēt. Un ir runa par Rīgas pirmo slimnīcu, kurā bija, tiešām tas ir pats notikums jau ir vairākus gadus atpakaļ, bet šis notikums ļoti uzskatāmi arī raksturo to situāciju, kad tas bija laiks, kad vēl šī slimnīca bija kā neatliekamās palīdzības slimnīca, un kur ārsts uzņemšanas nodaļā bija spiests ar ļoti lielu pacientu plūsmu saskarties, un gluži vienā brīdī tā plūsma, acīm redzot, bija tik liela, ka viens no pacientiem pazuda vienkārši no viņa redzesloka, un, diemžēl, tas iznākums bija bēdīgs, jauns puisis gāja bojā. Un šajā kontekstā arī tas ir ne tikai dēļ šiem finansiāliem iemesliem, bet arī organizatoriski. Ir slimnīcas vadības, kur ir kaut kādi ambiciozi cilvēki, kas vēlas savu privāto biznesu attīstīt uz slimnīcā strādājošo ārstu fona. Kā šajā gadījumā, ko es minēju, tad ir šie vairāki šķēršļi, kas ārstam principā liedz realizēt to, ko viņš normālos apstākļos palīdzētu, bet vai nu finansiāli vai organizatorisku problēmu dēļ viņš ir spiests atteikties no tā. Tas ir tāda profesionāls trūkums, ja, kuru viņš, diemžēl, nevar savādāk pārvarēt, kā tikai vai nu viņš, teiksim, kā šajā gadījumā, ja viņš netiek ar pacientu plūsmu, tad viņam ir bezmaz vai visi turpmākie pacienti, kas pie viņa ierodās, ir jāsauc ātrā palīdzība un vediet lūdzu uz citu slimnīcu. Vai nu arī jāriskē un jāmēģina menedžēt šos pacientus, paliekot ķīlnieka lomā, kad, ja gadījumā tomēr kāds nebūs ar tik lielām izdzīvošanas spējām, kādas viņš ir paredzējis. Labi, kāds vēl jautājums? Jā, varbūt tāds praktisks piemērs man vienkārši interesē, ko tiesību speciālisti teiktu, jo, ja tā padomā par konkrētiem gadījumiem, tad tur sanāk tāda ķēdīte, ka ne jau tieši, ka viens ārsts vai māsa tur tā sirdsapziņas vienkārši atsakās, bet visi tie apstākļi sakrīt tā, ka beigās tas pacients nedabū to pakalpojumu. Man ir konkrēts piemērs, es izmitināju vienu bēgļu ģimeni 3 mēnešus. Puikam bija 4 gadi, viņš saslima ar šarlaku, to tikai pēc tam uzzināja. Ja? Mēs gājām uz vietējo doktorātu. Mums pirmais, ko es vispirms zvanīju, tātad pirmais, ko man pateica, jā, nāciet droši, vizīti 25 eiro. Šim te cilvēkam pabalsts ir 149 mēnesī. Praktiski, ko ēst viņiem nepaliktu, ja viņi maksātu man īri, bet viņi nemaksāja. Tad, vārds sakot, jautājums ir tāds, man to pateica māsiņa, kurš gal galā tad atbild. Es pieņemu, ka viņi tiešām bija pārsteigti nesagatavoti. Ja? Viņi nebija informēti, kam tur pienākas, kam nepienākās un tā tālāk. Es arī nevaru īsti vainot šo ģimenes ārstu vai arī viņas māsiņu. Jo savukārt atkal kaut kādas valdības institūcijas iespējams nebija noinformējušas. Ja? Un tad tā atteikšanās sanāca tāda, patiesībā tur sirdsapziņu var nospēlēt, tā ziņā, ka vispār jau tie svešie labāk, lai viņi turās tālāk. Jo to mēs sastapām gan pamatskolā, gan bērndārzā, gan visur visādi iegansti. Ja? Bet oficiālais pamatojums bija tāds, ka, ka viņi diemžēl nezināja, un ja es nebūtu pati pētījusi likumus, ja, un pēc tam atzvanījusi māsiņai, viņi nebūtu pieņēmuši. Beigās pieņēma un neaplipināja tur visu ciematu ar to šarlaku. Nevarēja aplipināt. Es domāju, ka tas, jo saprotiet, kur tā lieta, ka šāda, ja atteikšanās sniegt vienu pakalpojumu, ir ļoti, ja šis slidens ceļš, jeb atļauja atteikties sniegt vienu pakalpojumu, jo tas, ko es teicu, tad ir nākamais, tad ir jāļauj īstenot vēl kādu brīvību, tad ir vēl kādu brīvību, tad parādīsies vēl kāds iemesls, un tā mēs nonāksim.
pie reālas pacientu šķirošanas, tāpēc, ka ārstam, lūk, šīs dažādās grupas nepatīk. Viņš nevar respektēt šo cilvēku izvēli, jo tāpēc, ka viņam ir dažāda veida, dažādi šie iemesli, kāpēc viņš atsakās darīt to savu darbu. Jo mēs runājam par darbu, jo ārsta profesija ir darbs, tas nav, ko es daru mājās savā privātajā dzīvē. Un mums te parādījās ar citu vairāki tie piemēri atteikšanās, jeb teiksim, jautājums, ārstēšu bēgļus, bet tikai par maksu, valodas jautājums, tad ir jautājums par reproduktīvām tiesībām, un tad ir vēl jautājums neārstēt, tāpēc, ka nekārtība slimnīcā, un visi tie pacienti cieši. Ja mēs neskatāmies uz to, ka pacientiem ka pacienti pirmkārt ir cilvēki, ka visi pacienti ir vienlīdzīgi savās tiesībās, ka mums ir jārespektē pacients kā cilvēks un viņa brīvības, ka mums ir jārespektē pacienta izvēle, lai arī kāda tā būtu. Jo pacientiem, tāpat kā visiem citiem cilvēkiem, kas vēl nav kļuvuši par pacientiem, pacients viņš ir saslimis savā privātajā dzīvē. Ārsts ir publiska profesija un strādā darbu. Ja pacients savā privātajā dzīvē saslimis vai ir iekļuvis nevēlamas grūtniecības apstākļos, tad ārstam ir jāizdara savas darbs un jāizdara šis darbs ļoti labi. Mēs nevaram pieļaut situāciju, jo tas apdraud veselības aprūpes funkcionēšanu kopumā un sabiedrības, rietumu sabiedrības dzīvi un labklājību kā tādu, ka ārsts sāk ņemot vērā savus privātos apsvērumus, šķirot pacientus pēc dažādām pazīmēm. Viena sieviete slikta tāpēc, ka viņa grib abortu, cita sieviete slikta tāpēc, ka viņa grib dzemdēt 7. bērnu. Tādā veidā. Jo mēs nesakārtojam to sistēmu, jo kāpēc Somi ir sakārtojuši, tādā konceptu līmenī, ka vienlīdzīgas tiesības visiem pacientiem, diskriminācija ir aizliegta, tad mēs visi faktiski ciešam no tām diskriminējošām attieksmēm. Visi. Jo vīrieši, teiksim, ir vīrieši, kas cietīs tāpēc, ka viņiem ir tāds dzimums, cilvēki, kuri ir apaļāki, cietīs tāpēc, ka viņiem teiks, bet tu esi par esnu, un tam līdzīgi. Jo diskriminācija, viņa tāds rāpulis, tāds kā vēzis ķermenī, viņa tā lien uz visām pusēm un izplešās nemanot. Un tāpēc ir ļoti svarīgi diskutēt, tātad par šādām tiesībām atraidīt pacientu vai atteikties viņam sniegt. Un faktiski, un diskusiju rezultātā mums ir jānonāk pie tādas risinājuma, kas mums rada pēc iespējas mazākus riskus. Un tāpēc, es domāju, ka Somi, ir pietiekami daudz diskutējuši, un arī Skandināvi, un viņi ir vienojušies, ka tas risks, ka mēs kādam ārstam sakam, piedod, reliģiskā, domas, pārliecības brīvība, lūdzu mājās dari, kā tu gribi, bet tu nāc uz darbu, tad tev ir tavi darba pienākumi bez izņēmumiem. Tieši otrādi ar izņēmumiem. Es vēlreiz pamēģināšu atkārtot to, ko es teicu pašā sākumā. Nelīdzestīga nesadarbības starp ārstu un pacientu dod neticams slikts rezultāts. Nav jēgas kaut kad iet pret savu pārliecību un iet pret savu domāšanas veidu. Tas noved tikai pie sliktiem rezultātiem pie rožkalna. Tanī mirklī, ka ja tu jūti, ka tu nevari strādāt ar konkrēto pacientu, tev, protams, viņam jāpalīdz nonāk pie tā ārsta, kurš var viņu runāt. Labi, par to gadījumu, par to valodu, tas nozīmē, ja mums ir jauni kolēģi, un tiešām jaunie kolēģi diezgan slikti zina krievu valodu, tad viņiem jāpalīdz ir tam bērnam, kas tur būtu šī gadījumā, nonāk pie tā kolēģi, kas labāk runā krievu valodā, vai tam pacientam, kurš nekādīgi nerunā. Bet tas attiecās uz ļoti daudzām dzīves situācijām, un 90% no pacientiem ir hroniski pacienti, kuriem vajag strādāt ilgi. Tas nozīmē strādāt gadiem, gadu desmitiem un varbūt visu mūžu. Tu esi ģimenes ārsts un tev ar šo pacientu būs jānodzīvo nākošos 30 gadus kopā. Nestrādā pacienta, kur tu pilnībā nevari sastrādāties. Viņš atradīs tādu ārstu, ko viņš pilnībā varēs sastrādāties. Palīdz viņam to atrast.
Bet Apiņkungs, tas nav cits gadījums tomēr, jo šajā gadījumā līdzsvarības trūkums ir pavisam cits iemesls, kāpēc var pārtrūkt ārsta un pacienta sadarbība, vai ne? Tas nav atteikšanās sniegt kaut kādu pakalpojumu. Šajā gadījumā tomēr tas pamatojums ir radikāli atšķirīgs. Tas nav tāpēc, ka, ārstums sirdsapziņa aizliedz vai ir kaut kāda morāla iebilduma pret šajā gadījumā, sakot, mēs nevaram to raksturot kā diskrimināciju. Lai gan iespējams tā kaut kādos gadījumos slēptā formātā var būt, bet principā tas tomēr ir gadījums, ne? Nē, ir tādi divi klasiski gadījumi, kurus mēs kā diskrimināciju esam aprakstījuši Latvijas sabiedrībā. Viens bija amerikāņu kolēģis, kurš gan patiesībā ir pat anatoms un kurš bija uzrakstījis, ka viņš nespētu šeit ārstēt cilvēkus. Viņš ir Tēvzemes un brīvības sponsors, aizmirst uzvārdu. Jā, bet patiesībā viņš ir pat anatoms un viņam tā kā pārāk nevajadzētu nodarboties tiem pacientiem. Ja viņš ir atbraukt, viņam ir 80 pāri gadi un viņš ir cienījams džentlmenis, bagāts un pasaulē ļoti tas ir savā štatā ļoti ieredzēts un ietekmīgs speciālists. Otrs bija cienījams kolēģis Juris Vidiņš, kurš laiku pa laikam, protams, paziņo, ka viņš ir tādiem īstiem komunistiem un čekistiem nespētu sastrādāties. Viņš pats ir bijis kādreiz komunists, protams, un viņš ir, bet es esmu bijis pie viņa Viļānu slimnīcā un neticēsiet, tur tomēr 60% no pacientiem ir krievi, un viņš pilnīgi brīvi viņiem tur visiem darbojās, viņiem tuvojās 80, viņš ir neticami aktīvs. Un tie pacienti arī lielākā daļa vecāki cilvēki, kas liecina, ka viņi nāk no bijušās nomenklatūras. Un tas viņam absolūti netraucē ar viņiem turpināt strādāt. Kaut arī publiski viņš, protams, ir kaut kādas pāris reizes paziņojis, ka viņš tos vecos komunistu čekistus neārstēs, bet nekad tas nav nonācis. Tādas lietas iespējams, kad eksistējas, pieļauju, ka, protams, tiem kolēģiem, kas bija atgriezušies no Sibīrijas, un tādas es pazinu savā dzīvē diezgan daudz, tiem arī bija sarežģīti atsevišķās dzīves situācijās savas politiskās pārliecības dēļ, bet es nekad neesmu dzirdējis, ka viņi kāds būtu šī iemesla dēļ atteikšies. Mani sauc Anna Jurkovska, es esmu zobārsts. Jūs runājat par ārstu pienākumu darīt savu darbu. Man, piemēram, ļoti grūti iedomāties, ja, piemēram, šis ginekologs neveic abortus ikdienā, bet atnāca kāds pacients, kurš uzstāja, es gribu, lai šīs ārsts izdara man abortu. Savā jomā es pat nevaru iedomāties pacientu savā prātā, kurš grib, lai ārsts, kurš tur ikdienā nerauj gudrību zobu, lai viņš to izdara. Ja, protams, viņš to māk darīt, bet vai viņš to izdarīs vislabāk, tas ir labs jautājums. Bet ārstniecība lielā mērā tas ir sadarbība pacienta ar ārstu. Ja, un nevar tā vienkārši no konteksta izraut šo lietu, ārstam ir pienākums un viņam šo jāizdara. Protams, varbūt mācību laikā viņš ir noklausījies šo lekciju, viņš nokārtojas praktiskas, viņam ir kaut kāds praktiskas iemaņas, bet viņš to neizmanto. Ja viņš šo procedūru veiks, viņš var kaitēt šim pacientam. Un šeit neiet runa par pacientu tiesībām un par ārsta tiesībām. Vienkārši, būtu loģiski nekaitēt šim pacientam, vai tad ne? Jā, jūs vēl kā jauns zobārsts, protams, iedomājieties situāciju, ka ir pietiekami daudz tādu, īpaši tagad varbūt mazāk, bet sākumā viņi iebrauc no ārzemēm, kuriem vienīgais mērķis bija atrast vienalga kādu iemeslu, lai pierādītu, ka zobārsts veic nekvalitatīvu darbu un par to nesamaksāt. Vai arī vēl trakāk no viņa vēl paprasīt kaut kādu kompensāciju, un tā ir profesionāla cilvēku kategorija, par kuru, protams, zobārsts nekavējoties savā starpā dod ziņu, ka tādi parādījušies 1, 2, 3. Jūs neticēsiet, jūs pirmajā momentā no viņa atteiksieties, ka jums būs pat mazākās aizdomas, ka tas ir tas. Jā, bet tas bija jautājums Sauta Elsenē, ja? Paldies par jautājumu, viņš tiešām ir pēc būtības, jā, jo vai ārstam ir jāveic visas procedūras un jāvar veikt. Ir tā, ka katrai profesijai, katrai ārstu profesijai ir tāds prasmju apjoms, kas ir obligāts. Katrai. Ja, jūs nevarat dabūt zobārsta certifikātu, ja jums nav atbilstošas prasmes visās uzskaitītajās manipulācijās.
Un ņemot vērā, ka ar grūtniecību saistītie sarežģījumi un tajā skaitā aborta veikšana, kā manipulācija, ir būtisks ginekologa darba sastāvdaļa, jo tāpēc, ka ginekologs jau veic dažāda veida abortus, gan tos abortus, kas ir jāveic, tāpēc, ka ir sācies spontāns aborts un draudz asins saindēšanās, gan tos abortus, kas ir jāveic, tāpēc, ka ir notikusi, piemēram, nepilngadīga bērna izvarošana, gan tos abortus, kas ir jāveic, tāpēc, ka ir konstatēta ģenētiskas patoloģijas, un tajā skaitā ar abortus, kas ir jāveic pēc sievietes vēlēšanās. Ja katram ginekologam ir jābūt prasmēm veikt šo manipulāciju, jo arī ginekologam pat praksē var nākties risināt situāciju atbilstoši, ko darīt ar iesākušos abortu, ja tur, teiksim, ir sākusies asiņošana vai tam līdzīgi. Līdz ar to nevar būt faktiski, nevar būt certificēts ginekologs, kurš nav veicis abortus 20 gadus, jo viņam nav atbilstoši vairāk šī kvalifikācija šajā noteiktajā nozarē vajadzīgai manipulācijai, un tāpēc viņš faktiski ir riskants, šī sava darba darītājs. Tad viņam ir jābūt, viņam varētu būt, tad ņemot vērā tos apstākļus, kaut kāda, ne jau tāpēc, ka viņš nav ginekologs vispār, bet viņam varētu būt ierobežotas praktizēšanas tiesības, viņš varētu tad, tikai vai konsultēt, vai kā otrais konsultants, ir dažādi veidi, kādā veidā mēs varam nodrošināt, lai viņš neapdraud tos cilvēkus, kas pie viņa ārstējās. Ja tur ir tā problēma, kāpēc ir, jaunais ārsts izvēlās ginekoloģiju, un viņš, ir nolēmis šajā profesijā strādāt, tāpēc viņam ir labāk pirms jau šīs izvēles tiešām pašam izkonsultēties par visiem saviem privātajiem apsvērumiem, vienalga kādiem. Lai viņš nenonāk situācijā, jau darba laikā, pirmkārt, ka viņš nevar iegūt viņam kā ārstam nepieciešamās prasmes, ka viņam rodās kaut kādi savi konflikti iekšēji, vai nedod Dievs, viņš nenonāk situācijā, ka viņš neveic to pakalpojumu, kas ir vajadzīgs šim konkrētajam pacientam, jo tas, ko kolēģis arī, poļu tas gadījums Eiropas cilvēktiesību tiesā reāli parādīja, ka tur reāli bija ārsta neprofesionāla darbība. Viņa bija nepamatot un viņa reāli apdraudēja pacienta dzīvību. Un tāpēc ārstam ir jābūt spējīgam veikt savus profesionālos pienākumus atbilstoši šim profesionāliem standartiem. Un ginekologa darbības rāmi nenosaku ne es, ne Ronalds Roškalns. Tas, ko jādara ir ginekologam, tā ir, lai saņemtu certifikātu Latvijas valstī, tā ir speciāla sistēma, kas ir ginekologam jāspēj izdarīt un jāspēj izdarīt ļoti prasmīgi. Jo saprotiet, ja jūs nezināt nemācēšanas dēļ, tipiski, perforēsiet zemi, jūs atbildēsiet par to kaitējumu. Attaisnojums, ka jūs to nemācējāt darīt, jums kā certificētam speciālistam nav pieļaujams. Jūs jau sevi arī, tas ārsts jau sevi arī pakļauj lielākam riskam nekā vajadzētu darīt, jo savukārt ārsts darīt procedūras, kuras viņš nemāk darīt, bet kuras ir obligāti viņa profesijā jādara, arī viņš riskē. Tad, kad viņam būs jādara, viņš nevarēs, viņš apdraudēs pacientu un nonāks arī nepatikšanās. Tāpēc tā ir tāda svarīga lieta par to runāt īpaši ar ārstiem, kas izvēlās savas profesijas, jo ārstam ir tiešām ļoti apzināti jāapdomā, ka viss, kas viņam kā profesionālam darbiniekam būs jādara, ka viņš tiešām ir gatavs to darīt. Tajā skaitā elpināt no mutes mutē, ja viņš izvēlās, piemēram, neatliekamās palīdzības mediķa specialitāti. Jā, tu iebrauc audzās vairāk nekā jebkad mūžā. Lūdzu, patiesībā tad no šī viedokļa mums tomēr vajadzētu ātri atgriezties 90. gadā, ka bija 40,000 abortu, lai visiem pietiktu nepārtraukt viņus taisīt, lai visi ginekologi katru dienu varētu savas prasmes tieši uz abortiem audzēt čaklu un nedod Dievs, ka mēs tiksim līdz tam brīdim, ka mūsu abortu skaits nokritīsies vēl pa 4 vai 5 reizes, kas būs jebkurā gadījumā pēc gada, un es nezinu nevienu, kam būs vesela virkni, kas ļoti labi pieņems dzemdības, izcils sonografēs, darīs daudz labas ginekoloģiskas manipulācijas, un vienkārši viņam nekāda vajadzība nebūs izdarīt abortus. Tieši tāpat ir pa gudrības zobu. Es pietiekami labi saprotu, ka visiem
zobārstiem tas jādara. Un, lai cik tas nebūtu sveiklīgi, man uz ziemeļu pieredzē ir raud zobs daudz, tādēļ, ka vienkārši nebija zobārsts tomā, bet es pietiekami labi saprotu, ja jums ir 3 saknes un viss slīks, tad labāk tomēr, ka to dara tas, kam tāda pieredze ir katru dienu, un tādēļ ir zobu ķirurgi, un nav ne mazākās vajadzības aizrauties ar lietām, jo tas var būt ļoti labs protēzists un varbūt ļoti labs zobu terapeits, un nekāda vajadzība nav darīt to, kur tu neesi ļoti labi piešāvējies, un te pašā laikā būs universāļi. Atradīsies cilvēki, kas ir universāļi, arī ginekologi atradīsies universāļi. Tā kā tas, ka ir kaut kas ierakstīts kaut kādā papīrā, un tas papīrs ir vai nav noformulēts, lielākoties jau mums vadlīnijas nav noformulēts, ginekologiem ir, tad tas, ka ir kādā papīrā, tas absolūti nenozīmē, ka tevi jāpakļauj riskam sevi un pacientu, un jādara viss. Nē, otrādi, ir vienmēr jāizvēlās un jāpalīdz atrast to kolēģi, kuram tas iznāk vislabāk. Paldies, bet es... teicu otrādi, ka visiem jādara aborti. Otrādi, es jau piekrītu, es tā domāju. Nē, tu teici, ka visiem jādara aborti. Visām ginekoloģiem visu laiku jādara Cik sapratu, un bija Salvītas apgalvojums bija tāds, ka jāmāk, jāprot. Jā, tas ir ikvienam... Nevis jādara, bet jāmāk tajā jāmāk tās pamatlietas darīt. Es neteicu, ka ir jādara. Es piekrītu šeit tiešām Pēterim Apenim, ka, protams, medicīnā mums ir kaut kāda specializācija, bet saprotiet, tas, kas šobrīd notiek ar to universitātes slimnīcu, kas tika minēta, iedomājieties, tur nonāk pacienti tiešām sarežģītos stāvokļos, un slimnīcā ir nostāja, mēs Ziemassvētku laikā abortus neveicam. Ja, tas man šķiet, ja, tas, kas ir piemērs, kas ir vienkārši nepieļaujams. Abortus veic vislabāk, tas šodien nav darbā. Tāpēc mēs šodien neveicam. Atvaļinājumā uz mēnesi. Jā, un tad visādi šie, jā, tā kā, bet es piekrītu, jā, pilnībā. Bez prasmes nerodās, vienkārši teorētiski zinot, es droši vien zinu, kādā veidā veids abortu, es diezgan labi mēģināt atšķirt vienu no otru šos te, bet vienalga, nevajag darīt lietas, kurām tev nav prakses, nav pieredzes. Un liela problēma, kas ir pašlaik, es domāju, ka tā ir viena no lielākām problēmām Latvijā, ka mums likumdošanā nav paredzēta voluntēšana. Un ja es, piemēram, gribētu iemācīties kaut ko jaunu un, piemēram, iet uz kardioreanimāciju un mēģināt dot narkozi sirds pacientam Stradiņas slimnīcā, tad es tur būtu pilnīgi persona non grata, jo vienkārši man teikt, kas tu tāds svešs, kas tu ienāc, tu vari stāvēt aizmugurē un skatīties uz anesteziologu cepurīti vai sasuku no aizmuguras, bet pats nē. Bet tai pašā laikā, ja es būtu ārsts no Krāslavas, kas gribētu iemācīties jaunu manipulāciju pie Andreja Ērgļa, un es tikai stāvētu viņam aiz muguras un pēc tam aizbraukt atpakaļ uz Krāslavu un sākt to darīt, tas būtu pilnīgi absurds. Man pirmās 5, 7, 10 reizes to vajadzētu izdarīt profesoru Ērgļa vadībā, jo viņš, piemēram, ir tāds universāls, kas tāpat kā autobraucējs, es nezinu, rallists spētu savākt to mašīnu, ja viņam būtu otrs stūri, tad, kad tu mācies braukt, tad tieši tāpat viņš spētu savākt to situāciju. Ir jāmācās tātad speciālistu vadībā Latvijā patiesībā voluntēšanas iespējas kā tādas ir izslēgts, jo likumdošanā neparedz, un arī mācīšanās iespējas pie citiem ir diezgan apšaubāmas, teorētiskās, jā, praktiskās, tad par 20,000 ārzemēs. Tā kā mums ir vesela virkni šādu problēmu, kas mums nemaz neļauj to daudz ko iemācīties papildus. Jā, paldies. Ja vēl, protams, ja mums atnestu atspirdzinājumus un uzkodas, mēs varētu turpināt ilgi, bet sirdsapziņa man neļauj turpināt, un tāpēc es grasos tuvākajā brīdī atteikties no šī pasākuma moderēšanas. Gribu pirmkārt pateikt visiem paldies, kas ir atnākuši, bet galvenokārt, protams, gribu pateikt paldies mūsu viesiem, kas atrada laiku un atnāca pie mums un piedalījās diskusijā. Te jums ir šis tas no
no mūsu universitātes. Lūdzu. Un paldies visiem jums, kas atnācāt. Es gribu pateikt arī paldies tiem, kas palīdzēja šo pasākumu organizēt. Katedras vadītājai profesorai Vijai Sīlei, Edijam Šauvaram. Un es līdz ar to tā teikt lieku mikrofonu nost. Paldies, priecīgs jums svētkus!